telefons interesanti, pat ja tas ir izslēgts un nolikts malā, bet ja tas atrodas telpā, kurā tas palielina tavu stresa hormonu. Cik bieži mēs vispār atbloķējam savu telefonu, kaut vai ar to skatienu, un viņš tā kā ir lietojams, un tās ir līdz 110 reizēm dienā. Vārdu krājums ir krietni mazāks nekā iepriekš. Nogriez un nedrīkst, un tev tieši to arī gribās darīt. Un, ja saturs ir pārāk interesants, viss kaut kas tur notiek, mēs jau nevaram atslēgties. Mileniāli ir pēdējā paudze, kura ir šķietami intelektuāli attīstītāka par saviem vecākiem. Dopamīns, jā, šobrīd tāds ļoti karsts vārds. Sen nav bijusi sajūta, kad es kādam stāstu, ka man bija garlaicīgi. Mūsdienu apstākļos mēs varam saņemt atalgojumu, neizdarot neko. Un tas ir tas ātrais dopamīns. Starp šo tavu publisko tēlu un tevi pašu veidojas tā kā plaisa. Jo mums nav paredzēts dzīvot tikai baudā. Tava dzīves stila galamērķis tagad un turpmāk – Spice Life, Spice Style. Man sauc Laura Saulīte. Man sauc Laura Lauzniece. Un mēs tiekamies YouTube kanālā Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājam zīmolam Danija. Šis ir podcasts par visu, ko tu gribēji un negribēji zināt. Jeb tavs vērtīgi izniekotais laiks. Un šodien pie mums ciemos psihoterapeite Sabīne Bērziņa. Sveika! Prieks, ka tu pie mums esi atnākusi. Mēs Generation Famous podkāstā ļoti bieži pieskaramies viedierīču tematikai, un šoreiz mēs tā pieskarsimies tā riktīgi, iesim vienu ceļu un izrunāsim cilvēku ģimenē attiecības ar viedierīcēm, ko tas mums nodara. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicinājāt. Un sāksim uzreiz ar tādu abstraktāku jautājumu. Kādas, tavuprāt, ir šā brīža attiecības starp cilvēku un viedierīci, kur mēs atrodamies kaut kādā varbūt skalā no 1 līdz 10? To skalu būs tā, es nezinu, varbūt grūtāk nosaukt, bet es domāju, tādos lielos vilcienos, labi, pat īstenībā savalkot ar statistiku, šobrīd apmēram jau 70 līdz 80% cilvēku tās viedierīces ir, vismaz tādās rietumu pasaules valstīs, kas ir ārkārtīgi daudz. Un lielākā daļa no cilvēkiem šīs ierīces arī izmanto ļoti daudz, pat vairāk kā puse, ap 60% viedierīcē ieskatās kā pēdējā lietā pirms aizmigšanas. Un tas norāda. Un pirmajā. Pēc pamošanās. Un uzreiz pēc pamošanās, jā. Vai ne? Un tas norāda īstenībā to, cik lielā mērā patiešām viedierīce ir kļuvusi par tādu rokas pagarinājumu. Tā kā grūti novērtēt, bet es teiktu, ka viedierīces ir uz palikšanu un šobrīd, ja tas ir rokas pagarinājums, tad kaut kāds astotnieks tur noteikti būtu jāliek. Bet uzreiz tāds papildu jautājums, kā tev šķiet, vai cilvēks joprojām kontrolē to viedierīci, vai mēs esam jau otrā grāvī, ka viedierīce kontrolē cilvēku dzīvi? Arī jautājums, vai vispār kādreiz mēs sākām ar to, ka mēs viņus kontrolējam. Man liekas, ka sākotnēji, tad, kad teiksim, tādi skārieni jūtīgi telefoni ienāca, viņi pēc savas būtības bija paredzēti dažādu funkciju izpildīšanai. Nebija pārāk interesanti, tur bija kaut kāds kalkulators un pulkstens un es nezinu, kas, kaut kāds tāds čūskiņi, čūskiņi tas vēl skārieni jūtīgais, nezinu, vai bija, bet katrā ziņā tur nebija pārāk daudz tādas interesantas lietas, un mēs vienkārši tas, kas tajā brīdī bija nepieciešams, tur paskatīties, cik ir pulkstens vai, nezinu, atbildēt uz kaut kādu ziņu vai paskatīties ziņas, tad tas arī bija tas, ko mēs darījām. Bet šobrīd, teiksim, pēdējo
kaut kādu tur 11 gadu tā būtība viedierīcēm ir pēc iespējas bez mūsu tādas līdzdalības sagrābt mūsu uzmanību. Tā kā panākt, lai cilvēki pēc iespējas vairāk miedarbojās, angļu valodā engage, tā kā ir pārņemti, ierauti, iesūkti šajās ierīcēs, un tas galīgi nav par kontroli vairs, vai ne? Tas ir jau tieši panākt, un tad mani kolēģi, citi psihologi, ir palīdzējuši panākt, lai pēc iespējas ar tādu mazāku apzinātību, ar mazāku tādu, tā kā galvas pieslēgšanu, tās viedierīces tiek izmantotas. Tā kā es nezinu, vai mēs īpaši daudz kontrolējam. Vispār šis jautājums kā tāds ir palicis aktuāls tikai pēdējos pāris gados, es teiktu pēdējos 5 gados, kur cilvēki ir sapratuši, ka tās viedierīces padara mūs tādus izklaidīgus un kā kaut kādā ziņā vairs nav tāda laba sajūta un ka kaut kas ir jādara, ka ir jāsāk tā kā pārņemt tā kontrole atpakaļ savās rokās, jo tā pa pilītei, pa maziem gabaliņam, pa vienai jaunai funkcijai, aizvien vairāk, tomēr to kontroli mēs noteikti bijām pazaudējuši. Jo būtībā ir tik daudz aplikāciju, kas tiek radītas ar vien vairāk un vairāk, pilnīgi jebkuram pagriezienam. Es nezinu, tu paskaties, istabas augs mirst, man ir aplikācija, kā to, novērst. Kā viņam sekot līdzi viņa veselības stāvoklim. Es nezinu, man ir iespējas sekot, kā mainās laiks, man ir iespējas sekot, kā es saģērbjos un kur man kā iekārtot māju. Tā kā viss, pilnīgi viss, ko es ēdu, kalorijas var skaidīt. Tā kā visu es varu darīt caur viedierīci. Jā, patiešām viedierīce šobrīd ir mūsu dzīves pagarinājums un tur patiešām ir visas iespējamās funkcijas. Un savā ziņā šobrīd jau arī tie secinājumi, tādi īstermiņi, to, ko mēs redzam, ka tas, ja mēs atdodam savas kognitīvās funkcijas pildīt viedierīcei, piemēram, par tiem pašiem augiem vai, navigāciju vai jebko tādu, tad mums pašiem paliek grūtāk jautājums, piemēram, cik telefonu numurus mēs šobrīd zinām, es vairs nezinu, varbūt 2 es tā no galvas zinu. Labi, vēl ka savu. Jā, savu, trešais, tad tur savs ir kā trešais. Bet es citus nemaz nezinu, nevienu. Es zinu vīram. Es zinu tētim, es zinu māsai. Jā. Un jaunieši patiesībā viņi pat tā arī šobrīd funkcionē, ka tad, kad viņiem pajautā kaut kādus jautājumus, vai tu zini tur to telefonu numuru, tad viņi jautā, kāpēc man tas būtu jāzina. Es taču varu paskatīties viedierīcēm. No vienas puses tā ir taisnība, no vienas puses liekas, mēs atslogojam savu prātu, brīnišķīgi, vairs nav jāiegaumē kaut kādi tur fakti, es varu to apskatīties telefonā mierīgi. Bet tajā pat laikā mēs kļūstam tādi mazliet nespējīgāki ar to, ka mēs atdodam savu, to, ko mēs iepriekš paši varējām, tam, ka viedierīce to nes un tur. Es tikko prātā atcerējos, ka es zinu savas skolas draudzenes telefonu numuru, jo tajā laikā tas bija ļoti svarīgi zināt to numuru. Jo tad parādījās telefons un tad bija tāds, es zvanu. Interesanti, tu pieskāries statistikai. Man te arī ir statistika nedaudz, jo mobilo sakaru operators Tele2 aktualizējuši šo tēmu, kas man šķiet ļoti burvīgi, un veids pētījumu, kur aptaujas rezultātajos tika noskaidrots, ka 72% ģimeņu atzīst, ka viņi varētu ikdienā tomēr mazāk laika pavadīt viedierīcēs tieši tajā laikā, kad viņi ir kopā ar ģimeni un kvalitatīvāk pavadīt laiku viens ar otru. Kāpēc, tavuprāt, mums ir tik grūti arī šķietami brīžos, kad kurus mēs varam baudīt, kas nav tikai darba, kaut kādās garlaicīgās sēdēs, kur mēs izvelkam telefonu un kaut kā cenšamies īsināt savu laiku, bet tad, kad mēs esam kopā ar ģimeni, ar draugiem, kāpēc mēs nespējam tos telefonus nolikt malā? Jā, tas ir tāds labs jautājums. Es domāju, viens ir saistīts ar varbūt mums pašiem, piemēram, cik mums ir interesanti tas, ko mēs darām ar bērniem, piemēram. Dažreiz ir ļoti tādas, es nezinu, man ir 3-gadnieks un es,
ar bārbijām spēlēties, man varbūt nav interesanti. Un tajā brīdī, kad es jūtu, ka tas bērns pats tiek galā, tad tajā brīdī gribās varbūt tur paskatīties, jo ir garlaicīgi. Un tas ir tāds viens no iemesliem, kāpēc lieto, jo ir mazliet garlaicīgi, vai varbūt 2 draugi savā starpā sarunājās, un tad arī liekas, labi, es ātri pārbaudīšu. Bet no otras puses, no šīs iekārtas ir tā arī izveidotas, lai būtu visāda veida, es nezinu, kā latviski pateikt, tad notifications, kaut kāda veida ziņojumi, hei, tev ir pienākusi ziņa, un tas rada arī tādu kā ieradumu. Ir tādi dati par to, cik bieži mēs vispār atbloķējam savu telefonu, kaut vai ar to skatienu, un viņš tā kā ir lietojams, un tās ir līdz 110 reizēm dienā, kur mēs vienkārši atbloķējam telefonu. Paskatīties, kas ir jauns. Jā. Un tā ir tā pirmā līmeņa tāda, tehnoloģija iejaukšanās, ka mēs vienkārši tā kā, es nezinu, kāpēc, bet es gribēju iemest aci, kas tur ir. Tad jau ir, teiksim, tas jau aiziet kā tāds ieradums. Nākamais līmenis ir, ja, piemēram, tiešām ir kaut kādi šīs te ziņas, darbs pēkšņi kaut kā dod ziņu, hei, vai tu vari paskatīties kaut kādu tur ēpastu vai vēl nezinu ko, vai zvana, piemēram. Tad tas ir vēl viena līmeņa iejaukšanās un jautājums, vai mēs uz to atbildam vai nē, vai mēs varbūt par to neatbildam, bet mēs par to domājam. Tas noteikti paņem mūsu tādus domas prom no tiem cilvēkiem, ar ko mēs esam. Un tad trešais jau ir tāds, ka tiešām mēs arī atbildam, vai mēs sākam ritināt to kaut kādu saturu un pilnībā pazūdam šajā te iekārtā. Tā kā es teiktu, gan tas, kā viņas ir izveidots ar visiem šiem te paziņojumiem, un jau tiešām tas jau ir kā tāds ieradums vienkārši atvērt telefonu un kaut ko paskatīties. Es esmu pati piefiksējusi, ka brīžiem es atveru un es domāju, ko es te gribēju tieši? Neko, vai ne? Un tad pārbaudu visu pēc kārtas, Instagramā, Facebookā, WhatsAppā. Un cik interesanti, ar kuru aplikāciju mēs sākam. Tā ir tā, kur visbiežāk ir jau tāds pilnīgi nosacījuma refleks izveidojas, ka šī ir tā, kas ir jāatver. Bet man šķiet, man tieši kaut kad sēžot pavadot laiku telefonā, man izlaica tāda burvīga bildīte, kur bija rakstīts, ka vajadzētu sastādīt filmu sarakstu, kuras ir viegli skatīties paralēli pavadot laiku telefonā. Jo es vienkārši aizdomājos par to, ka varbūt mēs esam pazaudējuši tādu prieku par dzīvošanu mazajām lietām. Tas varbūt kaut kādā mērā ir saistīts ar to ātro dopamīnu, ka mums arī tad, kad mēs šķietami baudām mirkli, mēs domājam, kā vēl papildināt to baudas momentu vai kā to mirkli padarīt vēl priekpilnāku, interesantāku. Es pielikšu tam klāt vēl to mazo ātro dopamīnu, kas ir tā viedierīce. Taviem vārdiem, kas vispār ir ātrais dopamīns un kā tas iejaucās mūsu tādā varbūt mentālajā stāvoklī un mūsu prieka sajūtā? Dopamīns, šobrīd tāds ļoti karsts vārds. Pēc būtības, tā ir tāda, varētu teikt, labsajūtu raisoša, viela, hormons mūsu nervu sistēmā, kurš parasti rodās tad, kad mēs esam izdarījuši kaut ko jēdzīgu, ko mūsu ķermenis uzskata par jēdzīgu. Vai, piemēram, mēs esam, viens ar otru mazliet tur pamaigojušies, vai ne, un ķermenis to atalgo, jā, šis ir pareizais virziens, dari to vēl, gēnus vajag pavairot, tātad mēs tev dodam šo te labo sajūtu. Vai arī, tajā brīdī, kad kaut kādi resursi tiek iegūti, mēs atrodam tur daudz sēnes mežā un liekas, wow, super, man būs gailiņa mērce, tad tajā brīdī arī ir dopamīns. Jo mūsu smadzenes dod signālu, hei, dari to vēl, šo vajag vēl. Bet parasti tas ir kā, to arī sauc šo te dopamīnu sistēmu, smadzenēs sauc par atalgojumu sistēmu. Tas nozīmē, tas ir atalgojums, tā ir tev tāda balva par to, ko tu esi izdarījis, dari šo vēl. Bet šobrīd mūsdienu apstākļos mēs varam saņemt atalgojumu, neizdarot neko. Un tas ir tas ātrais dopamīns, kas nozīmē, es neesmu nekādu savu aktīvu līdzdalību ņēmis, bet es dabūju baudu par kaut ko. Es esmu bijis pasīvs, varbūt ieslēdzis vienkārši televizoru, un man ir, skaisti.
vai es esmu, es nezinu, nu jā, tu pašu viedierīci paskrolējis mazliet, apskatījies, kaut kas interesants. Un mūsu smadzenes ir iekārtots tā, ja tas neprasa nekādu piepūli, brīnišķīgi. Daram šo vēl. Ļoti labi. Tātad, kā var pēc iespējas ar mazāku piepūli saņemt lielāku atalgojumu, tātad šis ir jādara vēl. Un savā ziņā, protams, tādā pasaulē, kurai ir radīti mūsu ķermeņi, šis ir brīnišķīgi. Mēs esam radīti pasaulē, kurā nav pārbagātība, kurā daudz kā visādi resursi trūkst. Un tad, jā, ja tu ieguldi, ja tu neesi noskrējies kā zirgs un atradz tās gailenes, ļoti labi, tad iesim atkal par šo īso taciņu pie tām gailenēm, vai varbūt tu dzīvo blakus tām gailenēm, lieliski. Tad turpinam to darīt. Bet mūsdienu pasaulē mēs dzīvojam pārbagātībā. Mums ir tādi, varētu teikt, mēs esam izveidojuši paši sev tādus ļoti daudz superstimulus. Piemēram, izdomājuši, ka cukuru var paņemt no bietēm, un taukus var tur izspiest no sēklām, salikt kopā, pielikt vēl kaut kādu graudus, un sanāk donuts. Brīnišķīgi. Tā tauku un cukura tāds pārbagātība. Mūsu ķermenis saka, šis ir 100 reizes labāks nekā tā melnene, ko tu apēdi. Dari to vēl. Un tāpat ir ar ierīcēm. Nekādas piepūles, prieka sajūta, dari to vēl. Bet mēs saprotam, ka ilgtermiņā šāda stratēģija patiesībā mūs noved pie tādām diezgan bēdīgām sekām, ja mēs ejam tikai uz šo īstermiņa tādu atalgojumu. Mm-hmm. Bieži izskan dopamīna atkarība. Vai tā tiešām tad ir jau nodēvējama kā atkarība, vai mēs esam vienkārši baudas pieraduši meklēt to baudu un atrast to baudu? Tā kā mēs esam pieraduši to iegūt, ka nevis tā ir atkarība, bet uztrenēta tāda vēlme. Kopumā šobrīd, protams, ka mums tās lietas un tie procesi, tās aktivitātes, kuras mēs darām, kas rada vairāk baudu, mums ir vairāk. Savā ziņā, jo vairāk mums ir tādas prieka aktivitātes, savā ziņā tad, piemēram, es nezinu, kaut vai tā pati kafija rada, piemēram, baudu no rīta, viņi iedzer tajā brīdī, lai smadzenes turētu līdzsvaru, viņas tajā brīdī saka, ok, tu dabūsi to ārējo kaut kādu dopamīnu, tad es tev iedošu mazāk. Jo kāda jēga man ražot kaut ko tu dabūsi tūlīt no ārēja stimulu. Un tad potenciāli mūsu smadzenes vienkārši vairāk neražo šīs prieka sajūtas, jo viņi domā, ka mēs to dabūsim no āras. Un savā ziņā tad mēs sākam justies tādi mazāk priecīgi. Un tad, lai to prieku atjaunotu, vai vairāk garlaicīgi, jo dopamīns ir arī par interesi un par kaut ko jaunu uzzināt un iegūt. Un tad savā ziņā tā dzīve paliek tāda pelēcīgāka, tāda garlaicīgāka. Tās parastās lietas vienkārši vairs nav tik interesantas, un tad vajag tos vēl papildus jaunus stimulus vai daudz stimulus. Mēs esam savā ziņā šobrīd tiešām tādā pasaulē dzīvojam, kur ir ļoti daudz stimulu. Tāda pārbagātība, ka savā ziņā mēs pat ļoti slikti šobrīd tiekam galā ar garlaicību un kaut kādu, es nezinu, parastu sarunu bez mūzikas, piemēram, iedomājieties, vienkārši tā sēdēt. Klusumā. Jā, mums tagad ir saruna bez mūzikas. Bet varētu paņemt viedierīci tagad. Jā, bet varbūt reiz vien šeit ir. Bet varbūt klausītājs šo klausās un viņam fonā ir mūzika, mēs jau nezinām, kā tas tiek patērēts. Cerams, ka nē. Nē, labi, nav jau arī tā, ka mums būtu jāizslēdz visa veida stimuli, lai mēs tagad, tas varētu būt kaut kāds tāds, tā kā tāds slavens vārds detoks. Varbūt, vai ne? Digitālais detoks vai tur stimulu detoks, kaut kā varbūt sevi ielikt vidē, kurā nav tur tā mūzika vai nav nekā, izņemot kaut kādas dabas skaņas. Tā varētu būt kaut kāds tāds restarts, tāda pārstartēšanās mūsu prātam uz to, ka arī mazāk ir labāk. Es pati arī zinu, ka savā ziņā tas nav vienkārši. Es uzaugu vidē, kurā televizors visu laiku gāja fonā, jo es nenācu tur kaut kāds ļoti izglītots ģimenes.
Nu, un tad, audzinot savus bērnus, jau es tur biju kaut ko vairāk jau zināju, kaut ko jau biju studējusi savā psiholoģijas jomā. Nu, un tad televizors bija izslēgts, bija ļoti neomlīgi. Nu, tā kā nav pierasts bez tā papildus stimula, kurš tur visu laiku fonā. Fona, trokšņā, kas tur iet. Un tad, Bet ļoti bieži arī bija, tā kā, man liekas, mūsu paudzei aktuāli, ka man nav televizors, nezinu, jūtos foršāks un stilīgāks, jo man nav tā kā tas masu līdzeklis. Bet ļoti bieži bija jautājumi, teiksim, no ārpuses, kā tu izdzīvoji, ja tev nav tas televizors. Nekad cilvēks to vairs nesaprata, kā tas ir iespējams, ja tu esi, kā tu minēji, izaudzis ar to fonu troksni visu laiku. Jo man bija ļoti daudz, teiksim, kaut kādi studiju biedri, kur nebija tā televizora. Man pašai nebija televizors. Man likās tas tāds. Jā, es pat nezinu par studiju laiku, varbūt tur mazliet tā kā citādāk, bet ja es domāju, kaut kādā skolas laikā, tad tur pat nebija daudz jautājumu, vienkārši bija. Tajā laikā bija obligāti visiem jābūt. Visiem gribējās. Jā. Un konkrētos laikos jāskatās. Jā. Runājot par 2026. gada pavasara apavu modes tendencēm, aizvien vēl aktuāls ir gan atturīgs minimālisms, gan modernizēta klasika un sportisks ērtums. Un zini, kas ir pats labākais? Ka gaidīšana ir beigusies. Jaunās pavasara un vasaras kolekcijas veiklos Danija beidzot ir klāt. Nav noslēpums, ka tieši apavi bieži kļūst par garderobes centrālo elementu, kas vienkāršam tēlam var piešķirt nepieciešamo akcentu. Plašajā veikalu Danija sortimentā katrs atradīs savu ideālo pāri. Danija veikala sortimentā ir pārstāvēti tādi zīmoli kā Calvin Klein, New Balance, Ralph Lauren, UGG, Birkenstock un daudzi citi. Ja vēlies atrast savu unikālo stilu un pavasara-vasaras sezonā iesoļot ar pārliecību, tad dodies uz veikaliem Danija, kas ir Baltijā lielākais apavu tīkls. Taču pat galvenā ziņa, ko vēlamies tev šodien nodot ar kodu Generation Famous, kā internetveikalā, tā Danija veikalos klātienē, tu saņem 15% atlaidi jebkuram sevis izvēlētajam apavu pārim. Un pat, ja tevis izvēlētajam apavu pārim atlaide jau ir piemērota, ar kodu Generation Famous tu saņem vēl 15% atlaidi. Bet tas bija tas mūsu tā laika ātrais dopamīns, tad nebija viedierīces, tad nebija viedtāluruņi un tā televīzija bija tas tavs ikvakara izklaides programma. Bet pētījumā arī vēlreiz tika noskaidrots, ka 21% cilvēku atzīst, ka ar saviem bērniem velta mazāk nekā 30 minūtes laika dienā. Tas ir runāts par darba dienu. Ja runājam par ieradumiem, cik svarīgi ir, ka vecāks ar savu piemēru rāda, kādi ir viņa ieradumi, jo man šķiet ļoti bieži darbojas tas, ka tu nedrīksti, bet es paralēli, kamēr tu esi mājās, scrolloju telefonu vai pavadu savu laiku kādā citā izklaidējošā veidā viedierīču. Jā, šis ir tāds tiešām sarežģīts jautājums, ko mēs kā pieaugušie vispār domājam, cik lielā mērā šie noteikumi attiecās uz mums. Tajā brīdī, kad bērni ienāk ģimenē, vēl ne pie viena, bet tad, kad 2 bērni parādās, tad arī noteikumi parādās ģimenē. Jo 60% jau ģimenē sāk parādīties noteikumi, bet mēs nezinām no TL2 datiem, mēs nezinām, vai tas ir attiecībā uz bērniem vai uz visiem. Un jāsaka, ka pieaugušie, kā vecāki, par to savu piemēru sāk domāt varbūt tajā brīdī tiešām, kad ir varbūt tie 2 bērni un varbūt kāds jau ir pusaudzis, kurš jau tā kā norāda, kāpēc tu tā vari. Kāpēc? Labi, man, piemēram, mājās ir 7-gadnieks, un es viņam saku, nē, tad, kad tu sēdi dīvānā, jo es negribu viņu pēc tam tīrīt, un viņš saka, bet kāpēc tu pats sēdi dīvānā? Labi, tātad, jau bišķiņ parādās, tāda spoguļošana atpakaļ, ka tajā brīdī varbūt tie vecāki saprot, ka varbūt noteikumi attiecās arī uz mani, bet, tā ir tāda tiešām jauna tēma mums, domājot par viedierīcēm, jo viņas tā
kāpēc tā ir jauna? Jo es domāju, tās viedierīces ir ienākušas ļoti tā pamazām, ļoti tā pa mazam solītim, un varbūt mēs pat neesam ievērojuši, ka jau mēs, nezinu, varbūt pie pusdienu galda pat, skatāmies to telefonu vai kaut kādos tādos brīžos. Bet, protams, ka, atbildot uz jautājumu, protams, ka noteikumi attiecās arī uz vecākiem. Un arī tas nav tā ļoti viennozīmīgi, jo vecāki izmanto viedierīces arī darbam. Bet tad ir svarīgi, kuros brīžos mēs lietojam, kādā veidā par to runāt. Varbūt tam bērnam arī teikt, tagad man vajag atbildēt darbam, jo to, ko mēs tiešām zinām, bišķiņ novirzoties, ka tad, kad tās viedierīces ienāk, vecāki mazāk sāk runāt ar saviem bērniem, un bērni mazāk sāk runāt ar saviem vecākiem. Un līdz ar to bērnam nav ne jausmas, ko tas vecāks tur dara, vai viņš strādā, vai viņš tiešām skatās kaut kādus sociālos mēdījus un izklaidējās. Nav ne jausmas. Tas sarunas tā kā dabiski izzūd. Lūk, bet, protams, kā mēs rādam to savu piemēru, bērni to redz. Un tad ir svarīgi, ka mums ir kaut kāda saruna vienošanās, kā mēs lietojam. Jo nav jau arī tā, ka viss, kas attiecās uz bērniem, vecākam būtu jādara. Tad jau ar mašīnu mēs arī nevarētu braukt. Jo kā tad es braucu pie stūres un bērns nebrauc pie stūres? Vai ne? Tad jau visur var. Jā, tad nav tā gluži, ka mums ir jābūt pilnīgi vienlīdzīgiem tajos savos noteikumos, jo vecākam tomēr ir labākas šīs te vadības funkcijas, prātā spēja vismaz sev pateikt, hei, te ir bišķiņ par daudz, te vajadzētu uzlikt kaut kādu limitu sev. Tā funkcija mums labāk strādā. Līdz ar to mēs varam atļauties arī sev citus noteikumus, bet te vienmēr ir svarīgi, ka tomēr ar to ģimeni ir kaut kāda vienošanās, kā mēs darām, kāpēc vecāks lieto vairāk, vai kuros brīžos, vai kas tur tieši notiek. Tas, man liekas, ir svarīgi. Tu minēji par 30 minūtēm, ko vecāks pavadā ar bērnu. Bet kā tas ietekmē bērnu attīstību un kādas varētu būt sekas ilgtermiņā, ja tas notiek tik maz, ja tā komunicēšana ir tā pusstunda? Jā. Tas, cik daudz laiku pavada tieši tā kā minūšu skaita ziņā mums, labi, ir pētījumi, kas saka, ka tam skaitam minūšu skaitam ir nozīme, cik tad mēs daudz pavadam laiku, bet jautājums ir, kā mēs pavadam. Arī tas ir svarīgs jautājums. Iespējams, ja tā ir pusstunda, bet viņa patiešām ir tāda jēdzīga, kur mēs savā starpā runājam, mēs saskatāmies, mēs, pamājam, mēs atspoguļojam, mēs atsaucamies uz tā bērna signāliem, arī uz tādiem maziem signāliem, jo daži signāli ir lieli. Māmu, paskaties, tas ir liels signāls, bet ir arī mazs signāls, viņš uz mani paskatās, un es uz to reaģēju. Un tas jau ir tā, viņam jau tas ir, nozīmīgi, vai tādai miedarbībai tas ir nozīmīgi, ka mēs reaģējam uz tām mazajām lietām. Tā kā, te nevar pateikt, kurš ir labāk. Ir vecāki, varbūt, kas atzīmē, ka viņi tur ir, 2 stundas, bet tās 2 stundas ir paralēli ar to ierīci rokā, vai vecāks pats domā, es tur tikai 10 sekundes ātri apskatījos, kas notiek, bet īstenībā tu jau esi, kā izsities ārā no tās miedarbības ar to bērnu, no tās plūsmas, un tā kā abi jautājumi ir svarīgi. Un, par tām 30 minūtēm grūti spriest. Kopumā mēs zinām, ka mūsdienās cilvēkiem ir vairāk brīvais laiks nekā tas bija tādām iepriekšējām paaudzēm. Bet tajā pat laikā tas laiks ir tāds mazliet arī sadrumstalots, tur pa 10 minūtēm vai kaut kāds 10 minūtes, tad mazliet kaut kas jāpadara, 10 minūtes brīvas, vēl 10 minūtes. Varbūt tam vecākam ir vienkārši sajūta, ka tās pat tam sadrumstaloto periodu, tad es tur tā īpaši to neskaitu, bet tās 30 no vietas. Es nezinu, kā viņi to skatās. Tās ir, tad, kad paši dod šīs atbildes respondenti, tad jau nevar saprast, kā tas līdz galam ir domāts. It īpaši ar tādu kopā pavadīšanas laiku, tur ir, man liekas, svarīgi tiešām novērot un redzēt, līdzīgi tur, pieņemsim, spēļu laukumos vai kaut kādās vietās, tā kā redzēt, kas tur notiek. Bet, 30 izklausās maz. Jā. Bet tas ir darba dienā, tas gan nav brīvdienā. Es pieņemu, ka brīvdienā ir, es ceru, ka ir vairāk. Un vēl es pie sevis tā domāju, varbūt tas ir par to spēļu laiku. Varbūt mēs neskaitam, cik es tam bērnam uztaisīju ēst, cik es tur viņam teicu, kas viņam jādara, kādas atved no skolas, dārziņu. Jā, ka to mēs neskaitam, tie ir varbūt tā pienākuma daļa. Jo tā reāli mums tomēr ir diezgan tas laiks jau mums ir tikai kā mēs viņu definējam.
Jo es klausos un domāju par kaut kādām pagātnes pieredzēm, teiksim, varbūt tur 19. gadsimtā tur uz lauka strādājošie gāja kopā strādāt. Viņi jau nesēdēja un nerunāja par to ikdienas sajūtām, bet viņi vienkārši kopā strādājot, tas bērns pavadīja laiku ar vecāku, nu, piemēram. Un nav jau teikts, ka tas bija labāks laiks, un nav jau teikts, ka tur nevienam nebija kaut kāda psiholoģisko problēma, un līdz ar to mēs nevaram tā īsti arī salīdzināt, kāda ir tā kā mūsdienu cilvēku pieredze, teiksim, ar kaut kādiem gadsimtiem atpakaļ. Jā, nu, šis ir ārkārtīgi tāds grūti atbildāms jautājums. Un, nu, vispār tas, ko mēs zinām, ka mēs dzīvojam tomēr vislabākajā tādā laikā. Pat ja mums liekas, ka nav labi, ir tāda grāmata, Stevena Pinkera grāmata par, nu, labi, nav svarīgi, kā viņi saucās, bet būtībā par to, ka šī brīža situācija ir tomēr visstabilākā. Mums ir visvairāk tas laiks, kas ir pieejams, mums ir visvairāk zināšanas, mums ir visādi resursi. Mēs varam tur izveidot savus visādi resursu pārbagātības. Nu, mēs dzīvojam tādā patiesībā labā laikā. Tā kā tas... Bet kas ir interesanti, es dzirdēju par pētījumu, es tagad nevarēšu precīzi atsaukties uz pētījumu avotu, bet tika pētīts, ka katra nākamā paudze ir nedaudz intelektuāli attīstītāka par iepriekšējo paudzi. Tas ir bijis cauri laikiem, tu laikam zini, par ko es gribu teikt, ka milēniāli ir pēdējā paudze, kura ir šķietami intelektuāli attīstītāka par saviem vecākiem, par tie sanāk laikam baby boomeri. Un, respektīvi, nākamā paudze, kas laikam sanāk millennial vai Gen Z, ka tie jau intelektā sāk iepalikt tiem pašiem millenniāliem. Vai tas savā ziņā tomēr nevarētu būt saistīts ar viedierīcēm un vispār to digitalizāciju? Jo, ja mēs padomājam, tad mēs esam gandrīz tāda pēdējā paudze, kura uzauga bez viedierīcēm. Nu, tas parādījās, bija kaut kādi tie telefoni, kas bija pamatskolā, bet nu, to nevar salīdzināt ar to, kas notiek šobrīd un cik ātri tie bērni tiek pie šiem nezinu, laptopiem un planšetēm un viedierīcēm un telefoniem. Nu, tev ir pilnīga taisnība. Tam ir ļoti liela saistība. Varbūt mums nav tādi tiešām 10 gadu lieli pētījumi par to, kā tas ir, jo tiešām tie ir pēdējie 15 gadi, kur ir šī jaunā paudze, kas tiešām ir uzaugusi pilnīgi digitālā laikmetā, tā varētu teikt. Bet tas, ko mēs tiešām arī zinām, kas notiek, kā tad, ja bērni uzaug digitālā laikmetā, tas nav pat par to, ka viņi lieto tās viedierīces. Mēs kā vecāki lietojam, kas nozīmē, ka mēs sarunājamies mazāk. Jo, piemēram, arī tagad tādi jaunie bērniņi, kas uzsāk bērndārs gaitas, tie ir tādi Amerikas dati, tad, kad viņi uzsāk šīs bērndārs gaitas, tad sajūta, ka tas vārdu krājums ir krietni mazāks nekā iepriekš. Tas bērns, kā viņš pie tā ir vainīgs? Nekā. Tikai ir pietrūkusi tā savstarpējā miedarbība, jo tam, cik daudz vecāks runā ar savu bērnu, sākot tur īstenībā no zīdaiņa vecuma, tam ir ārkārtīgi milzīga nozīme, ko tas bērns būs dzirdējis un cik daudz arī vārdu krājums viņam būs. Bet mēs zinām, ka viedierīcē ienākot, mūsu tādā ikdienā mēs sarunājamies mazāk. Es personīgi sevi vērojot, es arī varu tam pilnīgi piekrist. Ja, tas fokus ir kaut kur tur tajā ierīcē. Mēs arī zinām no pētījumiem, ka atbildes uz bērna kaut kādiem jautājumiem vai saucieniem ir palikušas tādas mazāk jutīgas, tādas ātrākas, tādas mazliet bargākas, varbūt tā ātri, ko tu man ātri atcirst vai varbūt tādā pavēļu formā. Un savukārt 95. gadā, kas tagad sanāk jau manā bērnībā, bija tāds salīdzinoši slavens pētījums par to, cik daudz vecāki runā ar saviem bērniem. Un tur tā kategorija vecāku, kuri runāja vismazāk, bija tie, kas kā reiz arī tikai izteica komandas, saģērbies vai tur noliec to šķīvi, un ka tur nebija tāda saruna ar bērnu un nebija vecākiem saruna vienam ar otru. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, ka šī tehnoloģija iejaukšanās mūsu dzīvē vai vienkārši tās tehnoloģija klātbūtne, tieši visvairāk telefons, kas ir pētīts, viņš dara to, ka mēs runājam mazāk. Mēs vienkārši sarunājamies mazāk. Tas bērns tad arī dzird mazāk. Līdz ar to valodu tas ietekmē. Un tad jau tālāk ir arī
Viss tas, ko bērns pats piedzīvo, piemēram, lai gan pie viedierīcēm mēs televizors vairs nemaz nepieskaitam. Jā, vai ne? Tas jau skaitās. Tas jau tā kā ārpus visa. Ārpus, jā, tā jau tā kā norma, bet interesantā kārtā tiešām lielākai daļai vecāku Latvijā fonā televizors vēl joprojām ir. Es precīzi neatceros to procentu, bet tas bija vairāk par 50, kur māmas saka, kurām ir bērniņi, tur zīdaiņu vecumā un lielāki, ka fonā iet televizors. Un patiesībā mazam bērnam tas ārkārtīgi traucē saprast skaņas, jo fonā iet tā kā vienā tādā tempā, tur ir reklāmās vēl ātrāk. Dažreiz vēl valoda nemaz nav. Jā, valoda ir cita iespējams, jā, un tur ir ļoti daudz visādi stimuli, un tas bērns savu uzmanību burtiski tā kā novērš no tiem skaņu signāliem, ko dod vecāks, uz to, kas notiek tur, nevar izšķirt, kas ir svarīgāks, un tad tā valoda iepaliek, bet ne tikai. Protams, arī, kāds tas saturs ir šobrīd. Visi šie video, kas ir super īsi, viņi tiešām ārkārtīgi traucē fokusēties. Jo fokus tā ir tāda spēja koncentrēties, viņi ir jātrenē. Mēs tāpat kā lasot grāmatu, vai ne? Mēs zinām, ka mēs lasām grāmatu, tad vienā brīdī mēs kaut kur aizpaldām, tad mums ir jāmēģina atrast tā, kur es paliku, bet ar īsiem video. Nekas nav, tur nav jāfokusējās, nav jātrenējās. Un visas šī brīža iekārtas, viņas tomēr kaut kādā veidā aiziet līdz tiem mazajiem video. Pat ja tu sāc ar, YouTube, kaut kādu izglītojošu saturu, viņš aizies līdz īsiem video, pāris, klikšķu vai nav nejausmas kādā veidā, bet tas ļoti ātri notiek, un tad patiešām tas ietekmē šīs kognitīvās funkcijas. Un arī šī kognitīvo, jeb mūsu prāta funkciju atdošana iekārtai arī, protams, ka Bet kā tas ietekmē bērnu tādu spēju koncentrēties tajā pašā mācību vidē vai grāmatas lasīšanu? Kas notiek ar to, tad, kad viņš jau pierod pie šī ātrā dopamīna, pie šiem īsajiem video, pie šī īsā ātrā atalgojuma, ka tagad ir jādara kaut kas prasa laiku, kur iespējams atalgojums rezultātā nemaz tevi nesagaida, bet tu tam tā kā koncentrējies un velti to savu uzmanību. Tu to vienkārši negribi darīt. Tā droši vien ir. Es pieļauju. Es arī pieļauju, ka gan negribās darīt, bet mums ir vienmēr bijušas lietas, kuras mēs negribam darīt. Šobrīd tas sanāk ir vēl grūtāk, jo patiešām klases vide ir daudz garlaicīgāk šiem te bērniem, kur ir pieraduši pie 3 ekrāniem vienā laikā un īsiem video un visu tur ņirbu. Tātad, tiešām, tas, ko arī skolotāji paši saka, ka viņiem ir jākļūst mazliet kā tādiem animatoriem, izklaidētājiem, viens, nākamais, kas tur viss kaut kas notiek, jo, tad bērniem ir grūti, bet tajā pat laikā, tas nav neatgriezeniski, ja kaut kādu laiku mēs patiešām paņemam šo te atslodzi un tās iekārtas ir mazāk un varbūt skolā vispār vairāk nav. Tie bērni jau atgriežas, viņi pēkšņi sāk skatīties acīs un sāk sarunāties, jo mūsu smadzenē tā garlaicība nepatīk, tad viņi jau sāk kaut ko izdomāt, lai nebūtu garlaicīgi. Ja skolotāji lasa kaut ko priekšā un man ir garlaicīgi, varbūt es atgriežos pie vecās labās zīmēšanas gar lapas malām, lai es varētu to fokusu noturēt. Pareizi, mēs zīmējām uz lapas malā. Man studiju laikā visas klades bija piezīmētas. Nesmu beigies mākslinieks. Bet garlaicība kā reiz, taču arī medicīnā un pedagoģijā ir atzīts, ka veicina radošumu. Un ja arī tas pedagogs kļūst par šo tā saukta animātori, tad nemaz tā garlaicība nenotiek. Kaut kā jau ir jāradina gandrīz tas bērns pie tās garlaikošanās, jo tad jau tikai dzimst tas radošums. Viens ir noturēt uzmanību, bet otrs ir attīstīt viņā šo fantāziju. Pilnīgi piekrītu, man nav ko piemetināt. Mēs savā ziņā varbūt baidamies no garlaicības, bet te arī, ja es domāju, piemēram, par bērniem, tad varbūt mēs viņiem jau, šis jau ir aizgājis. Ja, ka garlaicība tā ir tāda laba lieta, vismaz vecāku lokā viņi jau tā kā ir informēti par garlaicību. Vismaz tāda sajūta ir. Un tad viņi tā kā tiem bērniem arī dažreiz ļauj garlaikoties. Izdomā pats, ko tu darīsi. Jautājums ir par mums pieaugušajiem. Mēs ļaujam sev garlaikoties? Nē, pat es
Piemēram, kaut kad nesen stāvēja rindā, un tu uzreiz redz, kā cilvēkiem tiklīdz viņi saprot, ka viņiem būs jāpastāv kādas pāris minūtes, uzreiz ir telefons ārā vai sabiedriskajā transportā. Jā. Vai arī viņš stāv jau tos dzeltenās preses žurnālus, skatās cauri. Kādreiz rindā tā darīja, piemēram, pārtikas veikalos. Jā. Tagad, man liekas, izņem viedierīci un pavada savu laiku tur, kamēr tu gaidi. Jā. Nu, es par šo arī personiski domāju. Es neatceros, kad es esmu ļāvusi savu vienkārši garlaikoties, jo tā ierīce ir turpat blakus. To ir tik grūti izdarīt. To ir tiešām tajā brīdī, kad tu apzinies, ka tas varētu būt labāk, tad pieņem to lēmumu, es sev uzlikšu šķērsli, nobloķēšu tur tās aplikācijas, vai nav nejausmas, kaut kādu limitu uzlikšu vai atstāšu blakus istabā. Jā, tad var, bet lai nonāktu līdz tai apziņai, ka man arī ir jāspēj tā garlaicība izturēt, tas ir grūts ceļš. Es, starp citu, nesen arī piefiksēju, ka man tik sen nav bijusi sajūta, kad es kādam stāstu, ka man bija garlaicīgi. Kad tev nav tās sajūta, es pat nezinu, kā tas ir, jo tev visu laiku ir vai kaut kas jāizdara, vai tiešām tu tur kaut ko skaties, scrollo. Es pat vairs nezinu, kā tas ir. Ko tad es darīšu tajā garlaicības brīdī? Bet jautājums ir, ko tas nodara cilvēkam ilgtermiņā, ja viņam nav šo te garlaicības brīžu, kā tas ietekmē tīri tā kā psihi? Kas notiek? Jā, te bija tas Lauras nosauktais, ka smadzenēm savā ziņā viņam nepatīk šī garlaicība. Un tad viņš izdomā visu kaut ko, ko tagad varētu darīt interesanti, un tad tas radošums tur plaukst. Tā būtu tā viena joma, kas noteikti attīstās no garlaicības. Bet es domāju, otra ir tas, kas mums varbūt sākumā šķiet kā garlaicība, patiesībā ir arī tāda nervu sistēmas tāds pārslēgšana uz to mieru. Kā tad, lai mēs to mieru iegūstam, kā tikai tad, ja mums nav to stimulu tik daudz? Jā, savā ziņā mums ir garlaicīgi, vai varbūt tā sākumā tā sajūta ir ārprāts, man nav ko darīt un cik šausmīgi, bet īstenībā vēl kādu brītiņu tur paliekot tajā sajūtā, mēs varam noķert, vispār, nav slikti, kad ir šitā. Kas manā ķermenī notiek? Es bišķi sasprindzes. Sākam izelpot. Ja? Un tas ir tas, kas hroniski trūkst. Mēs vispār dzīvojam, man liekas, tādā sabiedrībā šobrīd, kur, teiksim, tie stimuli ir daudz, aktivitāšu ir daudz, mēs bērnus ieliekam tādās mērķētās aktivitātes. Tagad tu zīmēsi, tagad tu skriesi, un nav tāda vienkārši bumbulēšana, tāda nekā nedarīšana. Un tas neļauj mums pārslēgties no tās simpātiskās nervu sistēmas, kas ir ej un dari, cīnies, uz priekšu, kārpies, un uz to parasimpātisko, kas ir atpūta, paēšana, atslābums, izelpa. Mums vispār šis kaut kā izpaliek. Un pēc tam nāk jau pieauguši cilvēki, kas saka, es esmu viss sasprindzis, es nezinu ko, un tad darīt ar šo, un tad jautā, kā tu vispār atpūties, tad atbild ir, es nezinu, kas tas vispār ir, ko tas nozīmē. bet te ir atkal jautājums, es piekrītu, man šķiet, ka tā garlaicība var novest pie tāda iekšēja miera stāvokļa, bet vēl man šķiet, mēs esam tik ļoti pārstimulēti savā ikdienā, darbā, savās viedierīcēs, ka tajā mirklī, kad mēs cenšamies varbūt to garlaicību ieslēgt, mums ieslēdzās šeit tā jautājumu atbilžu gūzma, ko mēs pēkšņi, tā es neesmu izdarījis to, man vajadzēja izdarīt to, un kāpēc nav tas, un vai es neesmu iepalikusi tur, un kāds jau redz, kur tu kaut ko, jautājums arī par to prāta spēšanu, tā veselīgi atslēgties. Es domāju, tā atslēgšanās šobrīd ir tiešām grūta dažādos līmeņos. Es domāju, viens tas, ka tie stimuli, protams, ka ir patīkamāki, un tad, ja mēs tagad paņemam to stimulus nost, savā ziņā tas kaut kas līdzīgs sāpēm pēkšņi mūsu ķermenī, tā sajūta nav patīkama. Tas ir viens. Otrs, šie daudzie stimuli un daudzās aktivitātes ļauj mums vispār nebūt kontaktā ar sevi. Un tad, kāpēc cilvēkiem bieži grūti aizmigt, vai ne? Jo tad ir jāizslēdz tās ierīces, kaut kādā brīdī, un tad tu paliec ar sevi, un ko ar šito tagad darīt? Un tur visādi jautājumi, visādas emocijas, kas ir neatbildētas, visādi darbi, kas ir jāizdara, un tu pēkšņi, es jūtos nevis relaksēts, bet vēl vairāk sasprindzis, jo es īstenībā neesmu nekad arī mācījies līdz galam vispār
kaut kādā veidā pievērsties tiem saviem iekšējiem jautājumiem. Bet tā ir tiesa, ka visi vakarā pirms, ne visi, es tagad lielākā daļa cilvēku vakarā pirms gulētiešanas tomēr joprojām iet telefonos un skatās, jo es esmu viens no tiem, es atzīstu, es par to tā kā, es arī katru vakaru par to piedomāju, ka tā nedrīkst darīt, bet man liekas, esmu tik ļoti pieradusi, ka vienkārši ir jāpārskata, kas tur var būt palaists. Jā. Tāda statistika šeit konkrēti mums nav par to, cik tā dara. Es zinu no tāda Kanādas viena pētījuma, ka tie ir apmēram 57%, kas šādi te dara. Bet es arī esmu to skaitā, kas pirms miega viedierīcē, negluži ieskatās. Man patīk kaut kādi podkasti, kas kādreiz palīdz varbūt tur man pārslēgties no dienas. Bet jebkurā gadījumā tā ir ierīce, kas ir tā pēdējā. Un tas ir tā bāžas raisoši. Un vēl jau arī tātad ir teiksim, tā kā tu saki, kur gribās tomēr kaut ko nepalaist garām. Ne? Ka mēs esam tā pieraduši, ka viss kaut kas tik ātri notiek, ka gribētos vēl apskatīties. Tā saucamais fear of missing out. Jā. Man bija tieši jautājums par, kas vispār cilvēkam būtu jādara pirms viņš sāk izvērtēt tās visas savas atkarības vai, teiksim, aizraušanos ar tām viedierīcēm, kas viņam būtu pašam sev jāpajautā, varbūt, kas viņam pašam nav kārtībā, kādus caurumus es šobrīd aizpildu, vai kā to check-up uztaisīt. Vai varbūt tā pusstunda ierīce tieši atbrīvo smadzenes no saspringta darba. Teiksim, varbūt tas ir pat labi kādam. Jā, redz, tu arī uzdod tādus labus jautājumus. Kāpēc es lietoju? Varbūt tas ir atpūtai, varbūt tas ir, lai nedomātu par kaut ko. Patiesībā tā funkcijas noskaidrošana ir ļoti labs sākums. Citiem vārdiem, kāpēc es šoreiz lietoju? Kāpēc es tagad to telefonu atbloķēju? Tas var būt ļoti labs tāds jautājums, bez tāda nosodījuma. Es nezinu, kāpēc. Šitais bija varbūt ieraduma brīdis, vai ne? Kaut kāds tāds jautājums sev. Vai šoreiz man bija garlaicīgi un es negribēju just garlaicību. Ka mēs uzdodam sev šos jautājumus. Un interesanti ir pat tādi pētījumi, kur tā intervence, jeb uzdevums, kas ir jāveic, ir kādreiz uzdot savu jautājumu, kāpēc tu gribi lietot, kāds ir mērķis. Un ļoti būtiski mazinājās lietošana. Citiem vārdiem, jo apzinātāk mēs kļūstam, jo tā kā vairāk mēs varam arī kontrolēt tieši, kā mēs lietojam. Tā ir tāda labā praksa, ka mēs uzdodam savu jautājumus, un ja mēs runājam tieši par atkarībām, kur, protams, telefons arī varētu būt viens no tā kā procesa atkarība, ka šie cilvēki, atkarība cilvēki, kam ir atkarības, viņiem bieži vien ir šis noliegums par to, nav jau tik traki, es jau es taču nedaru, kas 10 sekundes neskaitās, un pirms miega, tas raidījums jau, tur neskaitās, un tam līdzīgi, bet tā kā nebūt, mēģināt nebūt tajā noliegumā, un tiešām, kā faktus apskatīties, kā es lietoju, kādam nolūkam, kādas varētu būt, kāds iegūms no tā, un arī kādi zaudējumi. Jo iespējams tur ir iegūms, iespējams kādam tiešām tas tā palīdz atslēgties, varbūt tur ir taču arī labas lietas, sarunas ar draugiem. Mēs varbūt kāds draugs dzīvo, tur Jaunzēlandē, un tā ir vienīgā iespēja viņu satikt un teikt, nelieto viedierīci, tad šajā gadījumā tas nebūtu varbūt palīdzoši. Bet kādā citā gadījumā, tāpēc, ka es nespēju tolerēt, izturēt savu garlaicības sajūtu, varbūt, ka tur ir vērts kaut ko mainīt. Jā. Un mēs drīz nonāksim, tā kā ir anonīmo alkoholiķu biedrības, anonīmie viedierīču lietotāji. Bet par to miegu, ko Laura minēja, jo nav noslēpums, ka šī zilā gaisma samazina melatonīnu, un līdz ar to mums arī ir grūtāk iemigt, un iespējams miegs arī ir tāds trauksmaināks un traucētāks. Un arī tā pamošanās, tu sāc dienu ar tādu pārstimulāciju vai nedaudz tā kā trauksmi, ja tu dodies uzreiz uz sociālajiem tīkliem. Nav tā, ka arī mentāli ir kaut kādas diennakts stundas, ka tomēr no tā telefona vai viedierīces mums vajadzētu nedaudz tomēr turēties pa gabalu. Jā, es nevaru tā precīzi atsaukt prātā, vai es kaut ko par šo lasījusi, bet noteikti tajos brīžos, kad mums ir tas miera vai ēšanas laiks, tātad parasimpātiskā nervu sistēma darbojās, tajā brīdī droši vien tā iekārtā
varētu nākt par sliktu. Tas ir gan par šo te zilo ekrānu, bet ir eksperti, kas saka, ka tas ir arī par pašu saturu. Ja saturs ir pārāk interesants, pārāk viss kaut kas tur notiek, mēs jau nevaram atslēgties. Līdz ar to, tas varbūt ne gluži par tām diennakts stundām, bet ja mēs jūtam, ka mums vajag mieru, vai atslēgties, vai pārslēgties uz gulēšanu, tad, nezinu, domāt, kas tas ir, kas man palīdz pārslēgties uz gulēšanu. Un varbūt savā ziņā, varbūt tā viedierīce, pieņemsim, tur ir, bet tad tas ir kaut kas tomēr dod to mieru. Varbūt tā ir mūzika, kas tiešām atslābina, vai varbūt, es nezinu, manā gadījumā tie ir podkāsti par astrofiziku un zvaigznēm, un ir tik jauki aizmigt, domājot par to, kā tur izskatās Pluto, un nav nejausmas. Bet es tieši par šo tēmu atradu arī pētījumu, ka telefons interesanti, pat ja tas ir izslēgts un nolikts malā, bet ja tas atrodas telpā, kurā tas palielina tavu stresa hormonu, ka tu tā kā jūti tās viedierīces klātbūtni, pat ja tu neesi paņēmis fiziski rokās, vai tu zini, ka tā ir izslēgta, tev tā nervu sistēma nevienu brīdi neatslābinās, neapstājās. Jā. Vai mūsdienās vispār ir iespējams tā atslābināties pa īstam, ja mēs dzīvojam tomēr ar šo rokas pagarinājumu? Jautājums, vai mēs viņu visu laiku tā kā turam sev tajā pagarinājumā. Jo te noteikti ir tāds ir tas Pavlovs, tāds zinātnieks ar savu to suni un zvaniņu, un tad tā doma ir, ka ja to zvaniņu pazvana, tad sunim iznes ēdienu, un tad viņam šīs iekals rodās, un tad vienā brīdī tikai pazvanot zvaniņu jau izdalās šīs iekals bez tā ēdiena. Un līdzīgi jau mums ir ar telefonu. Telefons nozīmē tur socializēšanos un daudz ziņas, un tas tā kā ir, mēs aktivizējamies, mēs tūlītās kaut ko uzzināsim, vai kaut kas interesants būs. Tātad turpat nav jāieskatās, lai mēs jau aktivizētos. Tā tas ir. Bet mēs noteikti varam mēģināt šos telefonus kaut kur varbūt arī likt tālāk. Tas ir tas viens no paši sev uzliekam tādu kā šķērsli, lai palīdzētu atslābināties. Bet to tādus dara visai maz. Vismaz Tele2 rāda, ka guļamistabā neienes laikam tur tie 10%, vai tas bija pirms miega nelieto, bet katrā ziņā, ka tad guļamistabā mēs neesam ar šo iekārtu diezgan maz to vispār dara. Bet tā varētu būt viena no labajām praksēm, ka mēs to telefonu kaut kur vienkārši atstājam, un tajā brīdī viņš... Bet dodamies ārā bez viedierīces. Man liekas, tad arī trauksme, ja ar mani kaut kas notiek. Man liekas, ar laiku tu tā kā iemācies atslābināties. Nē, ka tu to kaut kā pēc kaut kādiem, ka tas kļūst kā tāds rituāls, nezinu, tur sestdienā uz 2 stundām dodos staigāties, un tad es neņemu līdz to viedierīci. Kaut kā ieviest kā tādu ieradumu. Jā, un es pieļauju, ka tur sākumā tiešām arī varētu būt trauksme, bet trauksme uztur izvairīšanās. Tas nozīmē, ja es izvairos to ierīci nolikt malā, tad man tā trauksme vēl joprojām būs. Bet ja es viņu nolikšu malā, piedzīvošu to trauksmi un piedzīvošu arī, ka es viņu spēju izturēt, un kaut kādā brīdī paliek pat interesanti tur ārā, kaut kāda putniņa čivina un kaut kas notiek, mēs piedzīvojam, bet es varu arī bez tās iekārtas, un nākamajā reizē jau būs vieglāk. Savā ziņā tās pirmās reizes varētu būt tāds, kā es pārvarēšu un kas tagad būs, bet to piedzīvojot, mēs kā reiz saņemsim sajūtu, ka, un pirmajā reizē, kad ierauga putniņu, tad es gribu nobildēt. Jā. Jūs par putniem. Es sasmējos, es nogalē biju laukos, un draugiem ir aplikācija, kas nolasa, kurš putnus ciet. Tu vari nolasīt, kas tas putnu. Un redz, tu iznāc ārā bez telefona un čivina, un tu pat nesaproti, kas tas vienkārši izbaudi čivināšanas momentu. Es vēl par statistiku gribēju atsauksimies, ka šī ir Lauras laikam medusmaizes epizode, jo mēs runājam par tik daudz statistikām. Man ļoti patīk statistikas ģēnijs. Pētījumā 45% ģimeņu atzīst, sanāk gandrīz puse ģimeņu, konfliktē par telefonu, viedierīču lietošanu. Un tad rodas jautājums, vai tas konflikts ir par
ierīcēm, vai tas jau ir dziļāks emocionāls par to, ka netiek pievērsta uzmanība, teiksim, kaut kādām manām vajadzībām, vai es netieku uzklausīts. Kā tev šķiet, vai tas ir tā kā konflikts par to kontroli un robežām, vai tas jau ir kaut kāds palīdzības sauciens, kad, hei, es esmu šeit, uzklausiet mani? Jā, es nezinu. Šie dati mums nedod tādu ieskatu, par ko tas ir, bet es pieļauju, ka tas varētu būt par gan par šīm te robežām, jo īstenībā tas ir loģiski, ka tur, kur ir noteikumi, un mēs zinām, ka tur, kur ir bērni, 2 vai 3 bērni vai 4 bērni, tur ir vairāk šie te noteikumi, līdz pat 70%, tur, kur 3 bērni, tur jau ir šie te noteikumi. Un jo vairāk noteikumu, jo, protams, ka būs arī konflikts, ja, hei, es negribu šo robežu ievērot, vai es tagad nelikšu to telefonu nost. Un, protams, ka tur būs tāds kā saķeršanās saistībā tieši ar tām robežām. Tas ir tā kā dabiski, ka tas tā notiek. Bet tajā pat laikā tas tikpat labi var būt arī tieši par šo te lietošanu, kā lieto, bet interesanti ir, ka tomēr šajā pētījumā parādījās, ka konflikti ir vairāk tur, kur ir tie bērni. Ja ir bērni, vairāki bērni, tad konflikti ir vairāk. Savukārt, piemēram, jauniešiem tur 18 līdz 29 gadi, kuri lieto ļoti daudz. Es tagad precīzi nevarēšu pateikt, bet tiešām ļoti daudz lieto, viņiem ir maz konflikti savā starpā. Jo nav noteikumu. Noteikumu gandrīz vispār nav. Tad, ja nav noteikumu, nav arī konflikti. Par ko konfliktēt? Katrs vienkārši lieto tā, kā viņš grib. Īstenībā, tad, kad mēs gribam tos tādus savstarpēji, lai mums būtu patīkami, mums jau ir jāiedzīvina kaut kāda noteikuma. Hei, es gribu tevi satikt. Man traucē tas, ka tad, kad mēs sarunājamies, tu paralēli man māja galva un skrolē to telefonu. Tas nozīmē, tur parādās tā kā noteikums. Noteikumi parādās tiešām tad, kad bērni piedzimst. Bet vai arī šajās partnerattiecībās, kur vēl bet kurās vēl nav bērni, vai tas neietekmē kaut kā to emocionālo tuvību un to piesaistu un to, kā tās partnerattiecības veidojās? Pilnīgi noteikti ietekmē. Ja mēs dalāmies vienkārši viens ar otru ar smieklīgajiem video, bet mums nenotiek tā saruna. Jā, viens jau ir jūs dalāties, bet ja jūs pat nedalāties, varbūt tas otrs sēž un smējas un par tiem smieklīgajiem video un tu tur kaut ko citu dari. Jā, tas noteikti ietekmē. Ir arī tiešām pētījumi, kas rāda, ka partnerattiecībās redzot, ka tā lietošana ir tur pārāk daudz. Un, pārāk daudz ir vairāk kā 2 stundas, vismaz tīri statistiski, ko eksperti saka, cik tas brīvais laiks būtu pieļaujami dienā, lai tas neietekmē varbūt pašu mentālo veselību. Bet, pieņemsim, vidēji cilvēki lieto 5 stundas šīs te viedierīces. Es nezinu, vai tagad iet runa par brīvo laiku vai kā, bet tā bija tāda vidējā statistika. Bet, anyway. Tātad, ja lieto šīs te viedierīces daudz, tad parādās konflikti. Un, ja ir vairāk konfliktu partneru attiecībās, tad attiecību kvalitāte ir mazāka. Un, ja mazāk kvalitāte, tad mēs arī mazāk sarunājamies. Un, ja vēl tā viedierīce, mēs mazāk sarunājamies. Un tas ir tāds apburtais loks, protams. Un tad, bet iespējams, tas cilvēks skatās kaut kādus video ar psiholoģiskiem padomiem par to, kā uzlabot attiecības tajā laikā. Nav jau teikts, ka viņš tikai tur kaķīšu video skatās. Jā, tur jāsako tad arī tai sarunai, lai no tā būtu jēga, ka tu esi noskatījies šos psiholoģiskos video. Jā, droši vien būtu tas, ka attiecībās ir konflikti, man tas šķiet pilnībā saprotam un ir tā kā jocīgs tādas attiecības, kur konfliktu nav, jo konflikts, kā es to definēju, vai kā psiholoģijā es esmu redzējusi, kā to definēju, ir, ka man ir viena vajadzība vai viens redzējums, un tev ir otra vajadzība un otrs redzējums. Piemēram, tev ir pieņemami scrollēt telefonu, kamēr mēs runājam, jo tev tur ir interesantāk, vai varbūt tu paralēli meklē informāciju. Bet man vajag, lai tu esi šeit ar mani un mums ir acu kontakts, lai es jūtos, ka, ka mēs esam šeit kopā, kontaktā. Un tad tas ir konflikts būtībā. Vienam viena vajadzība, otram otru. Un tad mēs mēģinam salāgot, nevis cīnīties, bet es taču tur skatos vajadzīgas lietas, bet tev vajag tā. Es tikko izlasīju, jāņem vērā savs partneris. Labi, tad šis ir, es mēģinu ņemt vērā. Tad varbūt tas tāds labs iznākums.
Man gribās nedaudz arī par sociālajiem tīkliem kā tādiem un sociālo tīklu ietekmi uz pašpārliecību. Mēs runājam par ātro dopamīnu un šī scrollēšanu, kas mums iedod to labo sajūtu. Bet, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad nereti tā ir labā sajūta uz to mirkli, kamēr tu pavadi savu laiku kādā no, platformām, Instagram, Facebook vai varbūt kāda cita TikTok. Bet tiklīdz mēs izslēdzam, mūs pārņem atkal šī cita sajūta, kas ir tā salīdzināšanās un šķiet, ka visiem viss ir skaistāk, labāk, dārgāk, ekskluzīvāk, laimīgāk, veselīgāk un tā tālāk. Par šo salīdzināšanos, kāpēc mums ir tik grūti kaut kā izslēgt un saprast, ka tas ir tas publiskais tēls, kas tiek rādīts sociālajos tīklos, ko arī mēs paši radām šo publisko tēlu, un ka tam jau nav tā pievienotā realitāte, ka mums nav jāsalīdzinās ar kādu šķietam labāko versiju. Jā, šis ir tāds sarežģīts jautājums, kur, varētu teikt, mēs savā starpā runā dažādas smadzeņu daļas. Tad viena ir šī racionālā, domājošā, kas saprot, mums nebūtu jāsalīdzinās, bet tā salīdzināšanās patiesībā ir daļa no mūsu bioloģijas. Cilvēkam ir svarīgi saprast, kur tieši es šajā sabiedrībā iedaros, kurā pozīcijā es atrodos, kāds ir mans, kāda man tirgus vērtība. Ja? Tā mēs savā ziņā izvēlamies arī partnerus. Man vērtība tāda, tavējā tāda, kopā sanākam. Tas izklausās varbūt brutāli. Bet mēs tā darām. Tā ir tā bioloģiskā lieta, un to dara visi dzīvnieki. Kuri arī meklē savu partneri, vai ne? Parāda, kāda man ir spalva, paskaties, kāda man aste. Jā, tieši tā. Vai kādas putniem, kādas tur es māku dejot, vai ne? Tas ir ārkārtīgi svarīgi, cik labi tu ko dari, vai ne? Bet tā problēma, un tur nav, pēc savas būtības, tur nav, tas nav slikti, ka tā ir. Tā vienkārši ir. Mēs to darām, lai saprastu, kur es atrodos, un no tā mainās mana stratēģija. Ja es esmu augšā, tad es esmu tur tāds, tad es jūs vadīšu, vai, ja es saprotu, tā man tas un tas un tas trūkst, tad man vajag bišķiņi ierauties un tā kā palikt tādam maziņākam, lai man neredz, un tā arī ir tāda izdzīvošanas stratēģija. Vai, ja es esmu pa vidu, ļoti jauki, man te droši, bet mēs novērtējam, kur mēs esam, un tas vienkārši bioloģiski notiek. Tas nav tā racionāli, mēs tā nepārdomājam to, bet tas tā notiek. Tāpēc, ka mēs esam bioloģiskas būtnes. Daļa no dzīvniekiem. Tā tas ir. Tā problēma šobrīd ir tajā, ka iepriekš mēs salīdzinājāmies ar savu ciemu, ar savu mājas pagalmu, vai ar savu, varbūt, pilsētu, kuram tur tāda mazāka pilsēta, vai, varbūt ar savu valsti, ja tur kaut kā, es nezinu, kaut kur mēs tur redzam, tur kaut ko. Bet šobrīd mēs salīdzinamies ar visu pasauli un tikai ar viņu tādiem ķirsīšiem. Mēs jau neredzam patiesībā, cik tas cilvēks tur, kādas viņam ir grūtības vai ko. Mēs redzam tikai tos ķirsīšus, un mēs salīdzinamies tikai ar tiem ķirsīšiem, un bieži vien mēs arī tos tikai paņemam no Lauras. Es gribētu, ka viņa ir tur tik, pievilcīga, no kaut kādas citas. Es gribētu, kāda viņai tur ir mašīna, vēl no kāda cita, tāda kā viņai māja, un tur vēl kādam kāds partneris, un tad no katra tā savācot, tas ir nereāli. Un jo augstāks ir mūsu tas sasniedzamais vēlmju līmenis, kur man jābūt, lai es justos labi, un salīdzinot, kur es šobrīd esmu, jo sliktāk mēs jūtamies. Man gatavojoties radās jautājums, kuru es tūlīt uzdošu, kuru es nebiju pat aizdomājusies. Bet kā cilvēku ietekmē ilgtermiņā tas, ka viņš pats sevi redz no malas? Tas iepriekš nav noticis, bet šobrīd mēs paši sevi spējam vērtēt no malas caur citiem cilvēkiem. Teiksim, ieliec kaut kādu tur postu video bildītī un šo laiko, šo nelaiko, šis tātad nepatīk, tātad šādies nepatīk. Bet tas taču arī kaut kā ietekmē cilvēku. Viennozīmīgi, jā, jo mēs esam šīs sociālās būtnes, un mums ir svarīgi, ka mums ir tāda pozitīva atgriezeniskā saite. Un tad atkal tie sociālie mēdīji ir tā kā,
kopā būšana uz stereoīdiem. Es nevaru pateikt to vārdu, bet burtiski tā kā tāda superdeva, kā tagad visa pasaule man varētu teikt jā. Vai, tas ir tāds milzīgs līmenis. Jā, tas, cik ļoti mēs esam sākuši tā kā sevi rādīt. Piemēram, interesanti ir tas, ka priekšējā kamera telefoniem parādījās tikai 2010. gadā. Un tagad jau tā ir kļuvusi tāda norma, ka mēs sev tā bildējam, kādi mēs esam. Vai ne? Un cik sākotnēji par to pat jokoja, tur selfijus liek, šajā selfiju karaliene, kas tagad ir pilnīga norma un pat nezinu, darbā citur pieprasa, lai tu to dari, kāpēc tu to nedari, tev tas ir jādara. Teiksim, kaut kādos, nezinu. Jā, mēs kļūstam tāda kā lai pasaka, tāda bišķiņa egocentriskāka, tā kā uz sevi vērsta, kāds es esmu un kāda man tur tie mati izskatās, vai kas ar mani notiek. Un tas, ko mēs zinām no psiholoģijas, jo vairāk tas egocentrisms ir, jo patiesībā grūtāk dzīvot. Tā kā tas fokus uz sevi, ja mums jau liekas, citi tur skatās, un tur tas netīši noteikti, ka ieraudzīja, bet tas tiešām traucē dzīvot. Tas, ka mums ir tas fokus arī uz tiem pārējiem, uz pasauli, mēs dabūjam miedarbību, tas ir tas, kas cilvēkiem patiesībā liek justies labi. Bet šī brīža, tie sociālie mēdī veicina, to, ka mēs sākam ļoti skatīties uz sevi, kas man tur nav kārtībā, vai kas man ir kārtībā, un es šito gribu parādīt vēl, lai man pasaka vēl kaut ko labu. Jā. Bet es aizdomājos par tiem selfijiem. Aizies. Mans vīrtēvs vienmēr lepni paziņo, ka viņš ir izgudrojis selfijus. jo viņam vēl viņa bilžu albumā ir atrodami kadri no 90. 80. kur viņš vienmēr atkarībā no tā, kas tajā laikā bija pa kameru, nezinu, Kodak, varbūt vēl kāda cita kamera, viņš vienmēr griez pret sevi un arī bildēja. Viņam gara roka. Viņam gara roka, bet cilvēki, man liekas, to ir praktizējuši tādu nosacīto sevis mīlestību arī vēl pirms viedierītes ievieš šīs priekšējās kameras, bet tad mēs varam teikt, ka vairāk starp šo tavu publisko tēlu un tevi pašu veidojas tā kā plaisa, vai tieši pretēji tas tā kā vairo tavu pašpārliecību, jo tev te ir iespēja izlikt tikai savas dzīves smuko daļiņu, saņemt par to atzinību, un pēc tam dienas beigās justies labāk, jo tu esi izlasījis skaistos komentārus, tu esi paskatījies, cik sirsniņas, cik, nezinu, tur ir atzīmēts un vēl tur tie visi rādījumi. Tas mums varētu palīdzēt vairot pašpārliecību, vai tieši pretēji tas tomēr rada to plaisu, jo tu saproti, ka tu šajā telpā esi ar sevi visu, kāds tu esi, ar visiem mīnusiem, trūkumiem, un ka, iespējams, ja tu to visu parādītu uz āru, tur tik daudz tā interesi un atzinību no auditorijas nemaz nebūtu, no taviem sakotājiem, draugiem. Tagad man jāpadomā, vai pašpārliecībā definīcijā ietilps tas, ka mēs arī spējam pieņemt to savu ēnas pusi. Tagad es īsti nezinu. Es zinu, kas līdzjūtībā pret sevi, tas viennozīmīgi ir svarīgi, ka mēs redzam sevi, jā, šis man ir labi un šis man nepārāk labi, bet es pieņemu, ka man šādi te ir. Bet pieņemsim, ka pašpārliecībā tas ir svarīgi, pieņemt arī tās savas ēnas puses. Tad savā ziņā, pat ja mēs dabūjam kaut kādus tur tos tīkšķus, par to, ka rekā man tur ir kaut kāda skaista bilde vai kaut kāds sasniegums, mēs jau dabūjam tikai uz šo te mūsu personības spožo daļu vai mūsu ķermeņa spožo daļu, bet mēs neiegūstam tādu apliecinājumu, ka tāds, kāds es esmu visā savā būtībā, ka es esmu pieņemams, ka mani vispār pieņems. Īstenībā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bieži vien arī tā kā uz terapiju atnāk cilvēki, kas zina, ka vienu sevis daļu galīgi nevar rādīt. Es kāds esmu dusmīgs, neko nedrīkst rādīt, nepieņems. Nevar. Jā. Un patiesībā tieši tajā brīdī, kad šie cilvēki sāk paust arī to savu otru pusi, vai ka es varu būt arī dusmīgs, vai es varu nospraust arī robežu, vai es varu arī pateikt kaut kam nē, un mūs tāpat pieņem. Tā ir tā labā sajūta. Es esmu vērtīgs. Varbūt es nezinu, kur es tur rangā esmu, ja, bet mani pieņem. Es esmu vērtīgs, jo mani var pieņemt arī ar nē, ar manu kaut kādu neizgulēto sejas pusi.
Jā, apampušiem plakstiem arī. Jā. Bet vēl man radās tāds filozofisks dabas jautājums, teiksim, caur ekrāniem komunicējot, mēs tā kā varētu būt, ka zaudējam daļu empātijas vai tā kā spēju iedziļināties kaut kādas niansēs un tā tālāk. Bet no otras puses, ja es tagad raugos, teiksim, uz manas māsas puiku, kurš ir pusaudzis, kurš ir izaudzis ar youtuberiem un dzīvojas, teiksim, ar svešiem cilvēkiem, kā ar saviem, kā caur sevi, viņš tā kā spēja iejusties dažādu cilvēku ādās. Nu, tā kā viņš spēja būt izprast, teiksim, varbūt kādu sev pretēja tipa cilvēku. Tas tā kā varbūt viņam pat ir palīdzējis izprast kādus citus cilvēkus. Kā tas tavuprāt ietekmē? Vai tie ekrāni mums noņem to spēju sajust emocijas, vai tomēr arī rekur kaut ko piedāvā izprast vairāk? Es domāju, ka gan piedāvā noteikti tādu ļoti plašu skatu uz pasauli, un tā ir tā tehnoloģiju labā lieta. Mēs jau negribam šo izslēgt, ka ir iespēja iepazīt pasauli. Tas jau līdzīgi tad, kad grāmatas parādījās, tu vari izlasīt visādus stāstus un ieraudzīt. Un mēs jau gribam šo te, veicināt, kultivēt, lai tas notiek, lai cilvēki ir tādi, nav gluži, mucā audzes, un kaut ko redz, saprot. Iespējams, pat sev pēc tam arī spēja labāk palīdzēt, vai ne? Piemēram, ierauga, te ir kaut kāda man īpaša problēma, es viņu varu izpētīt, jo ir informācija vai cilvēki, vai no kā smelties, teiksim, tādu atbalstu un informāciju. Tā ir tā labā lieta. Bet vienlaikus mēs zinām, ka šīs te viedierīces savā ziņā mums neļauj veidot tādas attiecības. Nevis neļauj veidot, bet viņas paliek tādas, tādas mazliet seklākas. Mēs varbūt īsti vairs nezinām, kā pāriet no tāda laikapstākļu sarunas uz tādu dziļāku sarunu, vai kā uzdot grūtus jautājumus. Varbūt es izvēlos, parasti grūts jautājums uzdot kaut kur ģimenē, varbūt kādai tantei, vai kādam, vai varbūt draugiem. Jautājumu, kuros es varu justies tāds varbūt apmulsis vai nērti, un visiem tādi ir. Un tad, ja es uzdodu to reālam cilvēkam, es vienlaikus piedzīvoju, ka es varu izturēt to savu nērtumu, un iespējams es piedzīvoju, ka mani atbalsta vai man iedod to kaut kādu atgriezenisko saiti, un man veidojās sajūta, ka es varu prasīt arī nērtas lietas, bet darot, izvēlotos to vieglāko ceļu, uzdodot nērtus jautājumus kādam cilvēkam, kurus var ātri nobloķēt, ja man nepatīk, vai ja kāds man kaut ko pasaka nepatīkam, es viņu uzreiz tur, kā latviski liekam, nav ghostot, tā kā vispār neatbild vairāk neko. Ignorēju, jā. Tad mēs nemācamies, kā būt ar tādām grūtām lietām, vai vienkārši kā būt kontaktā vienam ar otru. Šobrīd tās sociālās prasmes mums kļūst tādas sliktākas. Tieši bija jautājums par sarežģītām sarunām un situācijām klātienē, jo man šķiet, ka tas telefons tev atbrīvo no tik daudz tām nērtajām situācijām, ka tev kādam ir jāatvainojas, ka tev kādam ir kaut kas jāskaidro, ja uzrakstīt īziņu un pielikt vēl attiecīgo emociju klāt ir daudz vieglāk nekā klātienē atvainoties, un man šķiet, ka tās īstās sarunas tā kā izpaliek, un tā mūsu vispār prasme un spēja atvainoties un būt. Jā. Tas viennozīmīgi tā ir. Tas vēl pat būtu tāds labs piemērs, ja mēs izmantojam šo viedierīci, lai atvainotos. Problēma jau ir tajā, ka bieži vien tajās grūtajās sarunās nav tik liels ieguldījums. Vispār, mēs šitais cilvēks tur man nepiekrīt, labi, vēlas ar viņu, tad es citur kaut kādu citu parunāšu. Ja, viņas vispār nenotiek, mēs netolerējam tik ļoti tādas grūtas sarunas vai viedokļu atšķirības. Jūs saprotat, ja ir viedokļu atšķirības, tas viedierīcēs rada nevis šo te engagement, to
ka mēs piedalīsimies sarunā, bet rada disengagement, jeb tieši kā mēs tūlītās gribēsim izslēgt ārā. Līdz ar to mums pat nepiedāvā tādas, šie sociālie algoritmi nepiedāvā vides, kas nebūtu saskaņā ar mums, un mēs pat, tur mēs tā nevaram trenēties. Tad vienīgi savās radu pulkos satiekoties kāzās bērēs, varbūt tādas vienīgās opcijas. Bet, ja mēs tagad skatāmies uz tiem komentētājiem, kas ir, vai arī tredos, piemēram, tur kāds ierakst, un tad visa pasaule tur izliek savu žulti ārā. Bet vai tad tiešām tie cilvēki, satiekoties radu būšanās kaut kādās kāzās bērēs, viņi taču to visu nerunātu ārā, tādas visas savas tādas sliktās emocijas. Kāpēc mums tas ekrāns ir kā tāds stikla spogulis, aiz kura tu tā kā drīksti izteikties, bet tāpat laikā, tu taču esi tu, taču viss tāpat zina, ka tas esi tu, kurš to runā. Bet klātienē tu to nerunātu, teiksim kaut kādu sliktumu, tur kaut kādas tādas emocijas savas, bet tur tu atļaujies, bet arī ar savu vārdu. Tu jau tur neliec cipariņš 0,5, tu liec ar savu vārdu uzvārdu. Jā. Distancēšanās vai tā distance, ko tā ierīce iedod, viņi tā kā, patiešām izmaina to, kā mēs rēģējam. Līdzīgi ir arī pūlī. Kad mēs esam pūlī, ir tā saucamais pūļa efekts, liekas, varbūt, nezinu, uz mani tur tas neatiecās, kaut kādā tur, tas jau bija ļoti, ļoti sen, 13. gadā, kad tur tie cilvēki mētāja akmeņus kādā janvāra tur piketā. Tas taču nemētāt akmeni vienkārši tā savā ikdienā, bet tad, kad pūlī vēl kāds to izdara, tad man liekas varbūt normāli. Vai, tur tā kā mazinās tā sajūta par sevi kā... Atbildība. Tāda atbildība uz to brīdi īsti, viņi tā kā nešķiet īsti, vai tas cilvēks nešķiet īsti. Tur ir tāda, tāds kognitīvi tā kā plaisa starp to, kas ir īstenība un kas nē, un tas izmaina to, kā mēs rēģējam. Tā paša iemesla, tā ir pilnīgi cita tēma, bet ir ļoti apzināti, kāpēc, piemēram, dzīvnieki, kuri ir paredzēti nokaušanai, kāpēc viņi atrodas tālu. Tad mums nav šī emocionālā sajūta par to, ka tas ir kaut kas īsts, vai kāpēc mēs nosaucam, nezinu, tur cūku par karbonādi. Lai būtu pēc iespējas lielāka distance, lai mums nebūtu tā sajūta, ka tas vispār kaut kas īsts, kaut kas reāls. Un tā digitālā vide rada kaut ko līdzīgu. Kad neliekās, ka tas cilvēks tur Jana 795, ka tas ir kaut kāds īsts cilvēks. Un tas viņai arī pasaka, Jana, pī, tu tādu un tādu. Par vientulības sajūtu man gan šis nav apstiprināts, diemžēl, ar kādiem statistikas datiem. Bet tavs varbūt skaidrojums, kāpēc laikmetā, kad mēs esam viens no otra, viena zvana izziņas attālumā, cilvēki aizvien vairāk izjūt un saskars ar vientulību. Jā, jo vientulība, savā ziņā tiek veicināta ar to, ka mēs tiešām arī reāli nesatiekamies. Lai vai mums it kā tie cilvēki ir tur viena rokas stiepiena attālumā, tāda īsta kopā sanākšana, šāda rituāla, kur mēs sanākam, viņi paliek aizvien mazāk. Mēs tā kā paliekam paši savā tajā skrējienā, un it kā tas draugs ir pieejams, bet tas draugs arī ir savā skrējienā, un mums nav īsti tāda vieta un laiks, kur mēs varam sanākt un vienkārši kopā pabūt tajā, kas ir. Es domāju, ka tā ir tāda viena būtiska lieta. Vēl arī šīs te viedierīces, viņas savā ziņā viņas it kā aizstāja tās sociālās attiecības. Man liekas, ja es vienkārši paskatīšos uz to draugu, man jau ir sajūta, ka es vairs nejūtos tik pieskāries viņam. Es jau esmu viņam pieskāries, jā. Un tad mums tas dopamīns atnāk, mēs tur forši viņam tur tāds labs ceļojums, varētu kaut ko pateikt, bet man tur ātri jāskrien, es neko nepasaku. Es it kā esmu saņēmusi kaut kādas it kā sociālās attiecības, bet tajā pat laikā īsti neesmu tur nemaz ieguldījusies, un mēs redzam ar laiku, ka tā ieguldīšanās paliek aizvien mazāk un mazāk, un tās attiecības tā kā reducējās uz kaut ko aizvien mazāku, ka mēs reāli nesatiekamies, tad es tev vienkārši aizsūtīšu ziņu, vai balziņu, vai vienkārši ziņu, vai emoji, vai ko tur īkšķīt, un liekas, mēs jau uztaram attiecības, bet patiesībā tas jau tikai tādi nezinu, tā kā drupačiņas tādas.
Bet arī, teiksim, par tām WhatsApp ziņām, to, ko tu vari tā kā uzlikt tādu, tā kā, nevis notifikāciju, kā to sauc, ka tu izlasi ziņu, bet parādās, ka tas otrs nezina, vai to esi izlasījis vai nē. Un bieži vien cilvēki pat tā kā apvainojas, šis taču ignorants, kā man taču jāzina, vai viņš izlasīja, vai viņš ir saņēmis to manu informāciju, vai viņš nav saņēmis. Un kurā brīdī mēs drīkstam nospraust šīs robežas, ka tas ir mans telefons, tas ir mans laiks, un es tā kā gribu parādīt, ka tu nezini, kad es esmu izlasījis vai neesmu izlasījis. Cik tas ir okei dusmoties par to, ka tas otrs tātad tevi kaut kādā veidā neinformē par to, vai tavu informāciju ir saņēmis. Viņš nosprauž robežas. Bet tam otram tas nav... Jā, attiecībās tā būs, kā būs neapmierinātība. Un tad ir jautājums, ko mēs ar to darām. Varbūt vienam ir neapmierinātība par to, ka es neredzu, vai to esi izlasījis vai nē. Man tas ir, tur svarīgi. Un tad mēs varam runāt. Bet man ir svarīgi, ka man ir mans laiks. Un tad kā daram? Ko tad mēs ar šo daram? Vai tev ir pieņemami, ja es tev, tur uzrakstu, ka es atbildēšu tev nedēļas laikā? Vai, es nezinu, kas tam otram ir nozīmīgi vai der. Bet es neļaušu tev skatīties, vienmēr redzēt, ka es esmu izlasījusi. Vai es tev neatbildēšu vienmēr, ka es esmu izlasījusi. Un kur mēs tās robežas nospraužam, ir, būtībā mēs skatāmies, kas ir man pieņemami. Varbūt es neesmu gatava vienmēr atbildēt, jā, izlasīt tavu ziņu, vai šīts vienmēr. Es varbūt neesmu ar mieru. Varbūt mēs vienkārši sarunājam klātienē, un ka es tev pasaku, ka es tavu ziņas izlasu, bet es tev atbildu, es tev atbildēšu nedēļas laikā. Vai tev tas dar? Un otrs tur saka, nē, man nedara nedēļas laikā. Man vajag tagad. Man vajag tagad. Ok, bet tagad es nevaru, bet kā tad mēs varam? Tad mēs runājam, jo savā ziņā šis ir tāds arī robežu laiks, jo iepriekš tādi jautājumi nebūtu bijuši. Cilvēks iet uz darbu, skaidrs, ka tu iet tajā brīdī, ja tu viņu tur, klauvēs pie loga vai kā, un viņš nevarēs atbildēt, saprotami, viņš ir darbā, vai ne? Bet tagad viss notiek vienlaicīgi, vairs nav tāds lineārs laiks, viss ir tagad, tieši šajā brīdī, tieši tagad draugi, tieši tagad darbs, tieši tagad notification, tieši tagad tur karš, un tieši viss notiek. Bet mēs varam iezīmēt to, ka, es atbildēšu tikai vakaros draugiem. Vai darbam, pieņemsim, pēc 8:00, es atvainojiet, es jums neatbildu. Bet es esmu piefiksējusi, ka es atbildu, ka es atbildēšu vēlāk. Tā arī nekad Nē, lai tas cilvēks nav, viņš redz, ka es esmu izlasījusi, lai viņš nedomā, ka es pazudu, es viņam atbildu, ka es atbildēšu vēlāk. Bet tas jau arī man prasa laiku atbildēt, kad es atbildēšu vēlāk. Tā. Jā. Pēc idejiski. Jā. Un nav tāda viena pareizā veida. Jautājums ir, vai tas ir ar tevi mierā, ka tu tā dari, vai tas patērē pa daudz laiku. Varbūt nākamajā tādā dzīvajā sarunā var tā arī teikt, hei, es saprotu, ka es vienmēr atbildu ar saņēmu, izlasīju vai piefiksēts un atbildēšu vēlāk. Es vispār sapratu, ka man tas ir tāds laika zaglis. Es šito nedarīšu, es izlasīšu, bet es tev atbildēšu, nezinu. Kad man būs tas īstais brīdis. Jā. Es kaut kur lasīju, ka ātrais dopamīns, jeb šī nemitīgā stimulācija, nodedzina, varbūt vārds nav vietā, bet idejiski nodedzina dopamīna receptorus. Bet tad sanāk, ka mēs līdz ar šo ātrā dopamīna, ja var teikt, pārdozēšanu, mēs zaudējam spēju priecāties par vienkāršām lietām. Es precīzi nemācīšu pateikt, kas tur notiek ar tiem receptoriem, bet ķermenim ir svarīgi saglabāt līdzsvaru. Ja mums kaut kas ir par daudz, pēkšņi dzīve ir pārāk krāsaina un pārāk daudz visādi prieka elementi, tad kaut kā vajag piebremzēt. Un tad tas ķermenis dažādos veidos mēģina piebremzēt. Varbūt tiešām tos receptorus tad tur savācot, lai tā kā nevar visu laiku būt tādā bauda režīmā. Bet tas ir viennozīmīgi tam dēļ, lai izlīdzinātu to balansu, jo mums nav paredzēts dzīvot tikai baudā.
Mēs tagad esam izveidojuši sev tādus apstākļus, ka mēs varētu baudīt no rīta līdz vakaram, bet tad ķermenim ir jāpasaka, hei, es tā nefunkcionēju, šitais ir kaut kas pat traku, tāpēc es vairāk nereaģēšu. Man ir pa daudz, šitos stimulus es vairāk vienkārši neņemšu. Un tā ir. Nu, mēs, ja kaut ko darām, nu, teiksim, tā, pirmais kumos kūkā. Nu, ļoti garšīgs. Nākamais jau tāds. Trešais, vienkārši jāpēd. Ne? Bet tur jau vairs tā prieka nav, jo nav paredzēts tikai vēl un vēl dabūt to labsajūtas sajūtu, jo patiesībā ļoti labi, ka tas dopamīns krītās. Jo iedomājieties, kas būtu pretēji, ja tas dopamīns nekristos un visu laiku vēl un vēl. Ir pat tādi pētījumi ar pelēm, kurām viņām ļauj lietot kokaīnu, man liekas. Bez apstājas, vai stimulēt smadzenēs dopamīna receptoru. Jā, ballīt, vienkārši ballīt. Notiek, nospiež pogu, man ballīt galvā. Vai viņas var apstāties? Viņas nevar apstāties. Viņas sev spiedīs to pogu līdz nāvei. Jā, tāpēc mums vajag arī no ķermeniski. Ķermenis saka, paldies, bija ļoti jauki, vairāk nevajag. Jā, un mēs aiziet vēl. Nē, vairāk nevajag. Ja mēs paši nevaram sev to robežu uzlikt, labi, ka vismaz ķermenis viņu uzliek, un mēs nevaram sev uztaisīt ballīt līdz nāvei. Bet, ja cilvēks visu dienu pavada sociālajos tīklos, teiksim, visu dienu tur kaut ko scrollo un rullē, un tu jau tāpat dienas beigās jūties saguris no tā visa informācijas daudzuma, kā tu no tāda psiholoģiska viedokļa raksturotu, kā atšķiras tāds fizisks nogurums pēc fiziska darba no šīta noguruma, kas veidojas patērējot vienkārši informāciju? Jā. Nu, tie nogurumi, protams, ka var būt dažādi, tāpat kā atpūtas ir dažādas. Es pieļauju, ka tā lielākā atšķirība droši vien arī būs tajās mūsu prāta spējās. Jo, labi, pēc fiziska noguruma varbūt arī līdzīgi, ka mums vairs prāts īpaši nestrādā, bet iespējams mēs vēl varam palasīt kaut kādu grāmatu vai, paskatīties kaut ko, kas mums tur interesē. Ja? Bet pēc tāda prāta noslogojuma, tad vienkārši var just tādu fragmentārismu. Tā, ka es nevaru vairs pieslēgties nekam lāgā, es jūtu tādu spriedzi, jau arī ķermenisku spriedzi, bet arī mans prāts tā kā nespēja vairāk fokusēties. Es, piemēram, jūtu, tad, kad man ir bijuši par daudz visādi šie te stimuli, mans prāts tā kā sāk, pārskriet pāri visādai informācijai un tā kā neiedziļināties, jo tas viss jau ir, tā kā par daudz. Un tad es esmu ievērojusi, tādos brīžos es nelasu vairāk neko, es vienkārši tikai virsraksts ātri tā izšķirst un tālāk nē. Jo vienkārši ir par daudz, viss tā stimulācija par daudz. Jā. Vai tavuprāt viedierīces mūs padara nelaimīgākus? Atkal tā viennozīmīgi droši vien jau, ka nē, jo viedierīcei ir arī savi plusi. Tā ir iespēja tos savus mīļos kaut kādā formā satikt. Piemēram, man mamma dzīvo Vācijā. Tad tā ir iespēja mums ar viņu kaut kādā veidā sazināties, ieraudzīt viņas seju, kaut kā, kopā pabūt. Vai arī iegūt informāciju, kas ir svarīga, vai būt daļai no kaut kādas komunas, no ciema, kurš man nav apkārt. Piemēram, ja man ir kaut kāds autiskā spektra traucējumi, tad nebūs man tieši blakus Anniņa, kurai arī tāda paša traucējuma. Varbūt tāda Anniņa dzīvo Nīderlandē. Tad šīs tehnoloģijas ļauj satikties cilvēkiem, kuri iespējams nebūtu satikušies un sajusties, es arī kaut kur iederos. Tur ir viennozīmīgi tās labās lietas. Tāpat mēs zinām, ka viedierīces arī palīdz regulēt stresu. Kā bišķiņi paskatoties uz tiem kaķiem, kā bišķi paliek tā vieglāk dzīve. Manā gadījumā uz taksīšiem. Jā, kāda taksīša, bet rekur, dopamīns izdalās, jau domājot, ļoti forši tiek taksīša. Tur ir tās labās lietas, un viņas mēs nevaram izslēgt, un to jau mēs arī gribam. Mēs gribam, lai tās labās lietas ir vairāk un sliktās mazāk, jo ir, protams, arī sliktās lietas. Un tās sliktās lietas ir, ka mēs diezgan ātri varam sevi pārstimulēt. Jo, piemēram, tāda informācijas ātrums, kādā šobrīd mēs ejam cauri viskaut kam,
vienkārši nekad agrāk nav noticis. Piemēram, 1 minūtes laikā, ja mēs runājam par tiem īsajiem video vai scrollēšanu, mēs varam iziet 1 minūtes laikā kaut kādiem 10 cauri saturiem, kur katrs no tiem rada kaut kādu emocionālu reakciju. Viens mūs ļoti uzrunā, interesē, otrs sadusmo, trešais liekas, es šitā nedaru, kaut kādu kaunu sajūtu vai tur neapmierinātību. Ceturtais tur vēl kaut kāds labs projekts uz priekšu, kuru vajadzētu noteikti pamēģināt. Un tas ir 1 minūtes laikā. Tas nenormāli pārslogo. Un to pēc tam var just, ka ir grūti tiešām fokusēties. Darba atmiņa, jeb tas, cik mēs spējam paturēt prātā, paliek tāds mazāks. Kaut ko mēs aizmirstam, kaut kas paliek kaut kur neizdarīts. Tāda aizmāršība parādās. Spēja koncentrēties arī mazinās, sarunas paliek mazākas, mūsu spēja paust savu domu mazāka. Tas tur notiek viennozīmīgi. Attiecību kvalitāte arī tā kā sarūk, viņas paliek tādas mazāk, ar tādu mazāku mijiedarbību vienam ar otru. Un tas var ieraut tādā tiešām emocionālā, tādā gan lielākā stresā, gan lielākā trauksmē, gan lielākā depresijā. Un šo mēs noteikti negribam. Un te ir tāds apburtais loks, ka no vienas puses tie cilvēki, kam ir tāda tā kā depresijas simptomi vai trauksme, viņi varbūt grib regulēt savu šo trauksmi, paņemot to telefonu un paskrolējot. Bet atkal tā paskrolēšana rada vēl vairāk stresu. Un tad, ko tagad darīt ar to? Tagad atkal jāpaskrolē, un tā es tikai eju uz rīņķi. Jā, bet kāds būtu tavs ieteikums, teiksim, ja mēs runājam tās ģimenes kontekstā, ko ieviest, no kurienes sākt, kā savu ikdienu uzlabot, teiksim, lai tā visa ģimene sāktu sadzīvot labāk? Lai zinātu, ko ieviest, jāsaprot, kas ir sabrucis vai kas ir noticis. Un to ir vērts pavērot, kas mūsu ģimenē ir noticis. Ko mēs redzam, piemēram, pie tā paša ēdama galda, vai ko mēs redzam brīvdienās, kas tur notiek. Vai, ko es ievēroju, kas notiek tad, kad tiešām tie bērni aicina spēlēties, kas ir ar mani. Tādu pavērošanu. Es teiktu, ka sākam ar to pavērojam, kas notiek ar mums pašiem, ko mēs darām, vai ko mēs pamanām, un ko mēs gribētu citādāk. Un tad, kad mēs saprotam, ko mēs gribētu citādāk, pieņemsim, es gribētu, lai man dzīve neliktos tik ļoti garlaicīgi, bet tā kā parastā dzīve neliktos tik ļoti garlaicīgi. Tad attiecīgi, varbūt, ka tie stimuli tajā viedierīcē ir par daudz. Un tad būs iespējams izturēt arī to, ka parastā dzīve ir mazāk tāda kūsājoša. Bet, ja tev tā parastā dzīve šķiet garlaicīga, bet tavam pusaudzim viss ir ok, kā tad to salāgot? Ja viņam tā pavadīšana viedierīcēs un tava pieprasīšana pavadīt varbūt kopā laiku rada kaut kādu diskomfortu, varbūt viņam patīk tur pavadīt to laiku. Jā, par tiem pusauģiem, viņi vēl nav pieauguši, ne? Viņiem tur tās smadzenes vēl turpina attīstīties, viņi var būt neapmierināti, bet īstenībā mēs esam tie, kas parāda, hei, daram tās labās lietas vairāk, un pat ja tu negribi ar mani iet ārā, mēs to darīsim piektdien vakarā, iesim. Nē, es negribu, bet mēs to daram, un kaut kādā brīdī tas bērns var pilnībā pretoties. Visticamāk, kaut kādā brīdī varbūt tur būs arī kaut kas patīkams. Putniņš vai kaut kāds interesants koks, uz kuru uzkāpt, vai ne? Kaut kas jau tur parādīsies. Un tas, ka bērns negrib, nenozīmē, ka mēs tad nedaram. Tāpēc, ka viņš negrib. Jo viņš iespējams pat nevar ieraudzīt. Viņam pat nav tā spēja paraudzīties uz priekšu, ka tur potenciāli varētu būt arī kaut kas interesants. Nav. Tur nav. Vienkārši kā šeit ir interesanti. Kas tur ir, man nav nejausmas. Nē, to es negribu. Bet mūsu spēja paraudzīties uz priekšu, redzēt sekas kaut kādām lietām, ka tas varētu būt forši, sākumā nebūs patīkami, visiem bez tām viedierīcēm iet pastaigā, bet ieraudzīt, ka tur ir potenciāls labums, to mēs kā pieaugušie varam. Un mūsu uzdevums kā pieaugušiem ir ar savām izaugušajām, pieaugušajām smadzenēm vadīt tos bērnus un teikt, varbūt būs forši, varbūt nē, mēs nezinām, bet ejam pamēģinam. Es negribu, es saprotu, tu negribi, tev šis neinteresē, mēs to darīsim.
Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet iespējams vienreiz jau piedzīvojot, kas tur ir forši, tas jau ir mazs graudiņš, lai nākamajā reizē būtu vieglāk. Atceries, mēs tur aizgājām uz to koku, kur tu varēji, nezinu, tur daudzīt, šķaidīt to kaut kādu citu koku pret koku. Tas taču bija interesanti. Aiziem vēlreiz. Ja? Tad jau ir vieglāk. Bet, nu, protams, ja mēs sākam ar pusauģiem, nu, tad ir jau grūti. Ja mēs sākam ar tādiem mazākiem bērniem, kaut kādas lietas darīt, kuras ir patīkami kopā darīt, tad jau, protams, ir vieglāk. Bet tas nenozīmē, ka, nu, ja mēs esam tagad tikuši līdz pusauģu vecumam, tad tagad neko, vienkārši atlaižam, lai viņš tur peld pa to cienu. Nē, jebkurā brīdī mēs esam tas vecāks, un pat ja tas pusaudzis, nu, tur, nezinu, pa visām varītēm raujās prom, mēs varam teikt, nu, nē, nu, šajā svētdienā neieplāno neko, jo mēs dosimies tur, un varbūt viņš tur ķērks pretī, un tad mēs varam pasīt, labi, kas tev ir vajadzīgs, lai mēs braucam. Un viņš saka, man vajag viedierīci. Nē, viedierīci nē. Nu, ko tev vajag tajā viedierīcē? Es gribu sazināties tur ar savu draudzeni. Varbūt paņem līdzi to draudzeni. Es to viedierīci. Nu, kaut kā domāt. Es jau iztēlojos. Un man liekas, ka mums ir tā priekšrocība, privilēģija, ka mēs esam tā paudze, kura vēl zina, ka vislairāk dopamīnu var noķert vienkārši ejot ārā un esot ārā, esot pagalmā, nu, pēc savas bērnības. Un man liekas, ka aizraut tos bērnus ar tām lietām, kas mūs savulaik ir darījuši priecīgus, nezinu, iet pārgājienā gar upi, doties lasīt sēnes vai kaut kā parādīt to daļiņu varbūt no tā sava bērnības dopamīna. Un mēs vēl to atceramies, jo mēs nebijām tā viedierīču pasauli. Ja mēs runājam par ārā, tur ir ne tikai dopamīns, jo dopamīns ir par to, es kaut ko forši izdarīju, vai te kaut kas interesants, un, protams, ārā ir šīs te lietas, bet ārā ir arī regulācija, arī tas, ka vienkārši klausoties vēja skaņā, mans ķermenis paliek mierīgs, vai klausoties kā putniņu čivina, es jūtu, kā mana uzmanība ir šeit un šajā brīdī un tagad, un tas pats par sevi iedod tādu patīkamāku sajūtu. Tas nebūs dopamīns, tas būs drīzāk serotonīns, kas tur tajā brīdī ir, bet tā arī ir laba sajūta. Un bieži vien saka, ka bērni arī ir tādi priecīgāki, jo viņi dzīvojās tajā šeit un tagad daudz vairāk nekā mēs dzīvojam. Vai kas ir jāizdara uz priekšu, un tur jau tā trauksme, vai kas uz atpakaļ, bet tieši šeit un tagad ir arī tas miers. Arī tas, ka, šis ir interesanti, man te patīk būt. Te ir tā mierīgi. Ejam padauzīt tos kokus. Un tad ir arī tas dopamīns. Bet tur ir abi. Es vēl noslēgumā, es vakar uzdūros, pirms gulētiešanas telefonā, lasot ziņas, uzdūros, ka apvienotajā karalistē ir izlēmuši, manuprāt, no šī gada cilvēki, kuriem ir 17 gadi, nekad mūžā vairs nevarēs legāli iegādāties cigaretes. Viņi tā kā ir izlēmuši veidot veselīgāku paudzi. Un tur es, protams, iegāju tā kā komentāru sadaļā, un tur uzreiz visi kliedz, ka tas ir pirmais veids, kā tam cilvēkam iebarot to cigareti, ka Gen Alpha noteikti būs tie, kas pakluso tās cigaretes kaut kur mēģinās dabūt un pīpēt, un ka tas būs tieši trendā, ka kur es pīpēju un cigaretes. Cik gudri būtu jārunā, teiksim, par to planšetes nelietošanu, par to telefonu nelietošanu ar bērnu, lai nav tā, ka es nogriezu nedrīkst, un tev tieši to arī gribās darīt. Aizliegt augu. Jā. Mēs to redzēsim pēc Austrāļiem, kuri ir ieviesuši šo likumu, ka laikam līdz 16 gadiem tu nedrīkst būt reģistrēts nevienā no sociālajiem tīkliem, kas patiesībā man šķiet ļoti prātīgs lēmums. Ar to aizliegumu, protams, ka, ja mēs vienkārši pasakām, nē, šo nedrīkst, tad ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc. Viņi vienkārši vilina, kas ir tas, kāpēc. Ja mēs neatbildam, mēs vienkārši pasakām, tāpēc, ka es tā teicu, tad būs jāiet izpētīt, kas tur ir. Un tiešām tad tas ļoti uzrunā, bet tajā pat laikā aizliegums ir arī daļa no šīs te mūsu smadzeņu garozes, jeb tās cilvēciskās daļas, tā, kas spēj tiešām arī pieņemt lēmumus, kas mums īstenībā ir labāki. Un dažreiz aizliegums ir labāks. Un vienkārši ir vērts tiem bērniem arī stāstīt, kāpēc viņš ir labāks.
piemēram, ir vecāki. Šobrīd tāda top grāmata ir Jonathanam Haidam par trauksmaino paudzi, tieši par to Gen Z paudzi, kuriem tā mentālā veselība ir krietni sliktāk. Kaut vai iedodot izlasīt tādu grāmatu, hei, šis ir tas iemesls, ka es gribu, lai tu jūties labāk. Un mēs reāli redzam, ka ir grūti, ja tā lietošana ir liela, vai ir grūti, ja uzsāk pīpēt un pēc tam mēģina pārtraukt. Un mēs mēģinam pēc iespējas panākt, ka tavs smadzenes ir aizvien nobriedušāka, lai tu pēc tam pats sev tos aizliegumus vari uzlikt. Bet pagaidām to daru es tavā vietā, un es tev stāstu, kāpēc tas tā ir. Ne tikai tur varbūt tagad 15 gadi un tajā brīdī, ja? Bet jau no mazotnes mēs jau varam padalīties, kāpēc kāpēc te vajag to šķērsus, jo mūsdienu pasaulē tas ir tā ir tā jaunā lieta, kuru mums visiem sanāk darīt, ir likt sev šķēršļus, lai nebūtu kontaktā ar to kaut kādu vielu vai procesu, kas mums rada tās kaut kādas tiešām atkarības un nenormālu tādu dopamīna devu. Tas ir vienīgais kaut kāds ceļš ārā no šī, jo mēs dzīvojam, ja es gribētu, es varētu savu mājās uz galdu uzlikt, 6 cieleviņas un 4 ekrānus un visu jau to var, vai ne? Un ko tik es nezinu, kas tur vēl būtu, kādas narkotikas, varētu atrast droši vien, tas nebūtu legāli, bet kaut kā jau varētu, vai ne? Un cigaretes salikt, bet vai tas ir labākais, vai tas ir, vai tā ir tā dzīve, uz ko iet, vai ne? Īstenībā tur ir tādi zaudējumi, tad tā ir, tā kā veids, kā padarīt sevi tik nelaimīgu, kā varbūt nedaram šo. Ja, tāda īsta saruna par to, kāpēc tur tas aizliegums ir un kāpēc tie Austrāļi tā izdomāja. Viņiem īstenībā viņi sargā savus bērnus. Ja? Jo, piemēram, arī, ja mēs paskatāmies, tas pats TikToks, ja es pareizi saprotu, tas algoritms, kāds tas ir amerikāņiem un kāds tas ir ķīniešiem, ir pilnīgi cits. Ķīniešiem tur kaut kāds izglītojošs saturs un tur nav varbūt tie īsie video, varbūt es tagad maldos, es nelietoju TikToks, nezinu. Bet tā doma jau ir, tā ir stratēģija, kā notrulināt paudzi konkrēti, vai ne? Un tas ir ļoti izdevīgi. Jūs lietojat, kur mēs jums izdarīsim tā, lai jums ir šausmīgi interesanti, bet jūs paliksiet šausmīgi truli. Ja, ne? Un, ja mēs runājam par pusauģiem, viņiem ļoti nepatīk, ka kāds ar viņiem manipulē. Un ja mēs viņiem pasakām, ka īstenībā tur tās viedierīces, viņas mēģina manipulēt. Viņas pat ir tā izveidotas, lai mēs tos dopamīna devas, mēs viņus saņemt nevis katru reizi. Šitais posts man patika un tas posts, bet mēs rulējam. Kur ir, šis man patika. Tas ir tāpat kā azartspēlēs ar šo te vienroču principu, kur mēs raustam to kloķi un mūs jau tur tas, ka es zinu, ka kaut kad būs kaut kas interesants. Tas jau mūs tur. Un, ja to tam bērnam izstāst, iedomājies, tā ierīce ir tā izveidota, lai pēc iespējas tavu uzmanību nozagtu no tevis. Vai tu to gribi? Tad viņi teiks, nē, tāda nē. Tā kā ir svarīga tā saruna. Jā. Uz šīs nots mans tāds kopējais secinājums, ka mums visiem vajadzētu vairāk garlaikoties. Laiku pa laikam, attīstīt savu radošumu un nonākt tajā iekšējā miera sajūtā un paklausīties vējā un putniņu čivināšanā un nepārstimulēt sevi. Ir skaisti, ka mums ir šī pasaule mūsu roku stiepienu attālumā. Mēs tiešām varam uzzināt ļoti daudz ko vērtīgu un ļoti daudz interesantas informācijas un arī ziņu aktualitātes, kad mums nav jāgaida konkrētā nedēļas diena, kad uz mūsu lievenīšu nokritīs laikraksts, bet mēs varam uzzināt to šodien šeit un tagad. Bet jā, vairāk garlaikoties. Jā. Un tad, ja tā paturpina, tajā brīdī, kad mēs to apzināmies, jo tie brīži nav vienmēr. Tas, ka mēs tagad to apzināmies, mēs tagad iziesim ārā, un tas jau sen būs aizpaldējis, un kaut ko tur ātrāk paskatīties. Un atkal būs jau. Man jāatbild tam, ka īstenībā šis ir tas brīdis, kurā mums tā kontrole ir. Tieši šis brīdis. Pēc 10 minūtēm tas brīdis jau būs pagājis, un šis ir tas brīdis, kur mēs izdomājam, ko tad es ar šo darīšu. Varbūt es tagad, pulkstens būs, tur 8:30, un tajā brīdī man noskanēs tur kaut kāds tas atgādinājums, un es to telefonu ielieku kaut kur kastē, un vienkārši pavēroju, kas ar mani notiek, ka es šito esmu izdarījis, un kā man reāli ir ar to garlaicības izturēšanu, jo
tā Laura, kas tajā brīdī būs ar to garlaicību, iespējams gānīs to kurš to izlēma. Kura te baigi? Kura Jā, bet īstenībā, tas ir labs tāds eksperiments, kuru tad pamēģināt, bet tas ir jādara tieši tajā brīdī, kad mums ir tā sajūta, jo viņi tik ātri aizies. Mums liekas, ka mēs tā kontrolējam, ja es tagad to tā sapratu, es jau noteikti to izdarīšu, un tad mēs attapsimies septembrī un vēl nekas nebūs mainījies. Bet ja mēs šo brīdi noķeram aiz astes un, to var pagriezt, tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Bet es tiešām klausos, un tas ir līdzīgi ar jebkuru atkarību, teiksim, ja runā par alkohola atkarību, atzīt to, ka tev ir tā atkarība. Un arī šeit mums ir jāatzīst, ka mēs pa daudz lietojam telefonu. Jo, pieņemsim, es te arī visu sarunu sēžu un runāju tā, it kā par citiem, bet būtībā mēs runājam kāds pats par sevi. Protams. Nu, jā. Pirmdienās man statistika liek man nosarkt. Ka man nav vaigos. Jā, milzīgs tev paldies par šo vērtīgo sarunu un atgādinājumu. Visiem, protams, ir jānoklausās, bet tad ir jāizslēdz jāizslēdz tās viedierītes vai kur katrs ir izlēmis noklausīties šo sarunu. Jāiet garlaikoties, jāiet dabā. Un pēc tam jāuzraksta komentāros, kā viņiem ir gājis. Kā viņi ir jutušies. Tad, kad viņi to viedierīci ir atstājuši prom. Es domāju, tā būtu brīnišķīga lieta. Bet tā uz cik tu ieteiktu to pirmo posmu, uz cik tu ieteiktu nolikt prom? Teiksim, uz stundu? Uz kuram ir reāli. Lai katrs ar sevi vienojās, jo, ja es pateikšu, tad būs, kaut kāda tur Sabīne teica, kas tāda tur vispār ir. Ko viņi iedomājas? Tas būs kaut kas no āras un vispār ar mani nesaistīts. Bet man pašam, labi, kas man tagad ir iespējams, ko es varu? Varbūt tas ir, tā ir varbūt stunda man. Bet varbūt nē, varbūt tās ir 20 minūtes, un es vienkārši paskatos, kas tad notiek. Jā. Mīļš, paldies tev par atnākšanu. Paldies no kanāla ģenerāla sponsora Tirdzniecības centra Spice. Tas puķītis, tās maržojas visu laiku. Paldies! Jūtu smaržu, jā. Jā, aromāts fantastisks. Cik skaisti. Un tu teici, ka 2 stundas nav iespējams norunāt. Vai nē? Es tam arī neticēju. Ir pagājuši 2 stundas? Gandrīz. Redzat, mēs neesam lietojuši nevienu viedierību.